ir veselība? Veselība? Tā ir pastaigas svaigā gaisā. Veselība ir pasportot. Veselība ir neaizmirst par sevi un baudīt mazās dzīves lietas, jo kādu dienu taču mēs atskatīsimies un sapratīsim, ka patiesībā tās nemaz nebija tik mazas. Mēs Mēness aptiekā ticam, ka veselībai ir jābūt pieejamākai ikvienam no mums. Tieši tādēļ mūsu profesionālie farmaceiti ir vienmēr pieejami tur, kur esat jūs. Mēness aptieka ar īpašām rūpēm par jums. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Labs vakars visiem no Jelgavas. Vēsturiska diena telfutbolā. Viena no 2 uzvarām jau ir izcīnīta. Varam visus apsveikt, ka pēc 2 gadiem un 5 nedēļām Latvijā notiks un arī Kaunijā notiks Eiropas čempionāts telfutbolā, bet otra uzvara vēl ir jāizcīna. Vai arī nešķirts, Rīgā arī nešķirts. Šovakar derēs Riga FC pret Barsa, Latvijas un Spānijas čempionienību duelis un 2 it kā pilnīgi dažādu svaru kategoriju klubu duelis, bet šajā turnīrā esam redzējuši, ka arī Rīgas jaunais sastāvs ļoti konkrēti spējīgs. Matemātiski visi vienkārši rīdziniekiem vai nu jāuzvara vai jāatbūt neizšķirts. Barsai dar tikai un vienīgi uzvar, tā kā šobrīd, kurš to varēja domāt, ka pēdējā kārtā ne tikai būs vēl intriga, bet būs arī tieši Rīga grupas tabulas vadībā, bet matemātiski, protams, joprojām favorīta ir Barsa gan šajā konkrētajā spēlē, gan arī cīņā par pirmo vietu grupā. Nezinu, 20-25% varbūt procents var iedot Rīgai provizoriskās izredzes uz tikšanu tālāk, bet tās jebkurā gadījumā ir daudz lielākas izredzes nekā pirms turnīra sākuma bijām domājuši, ka pēdējā kārtā būs vēl palikušas. Personīgi biju līdzis to, ka Rīga varētu būt pēc spēka samēriem numur 3 šajā grupā. Varbūt numur 2 priekšā francūžiem. Franču klubs pēc punktiem varam teikt, ka bija kā labāk sastarpējā spēlē, bet tomēr vairāk veiksmes, vairāk vēsturības izšķirošajos brīžos tomēr bija rīdzniekam uzvara 5-4. Uzvara ar Itālijas čempionu 5-4, abas 2 uzvaras. Uzvaras vārtus gūstot pēdējā minūtē. Rīdznieki vadībā nav bijuši pat 1 minūti šajā turnīrā, bet ir grupas līderu pozīcijā. Arī tas ir ievērības cienīgs fakts un matemātiski es domāju, ka nav ļoti daudz tam līdzīgu lietu kādreiz notikušas, ka tiešām ar tik īsu vadību pietiek, lai būtu 6 punkti no 6 turnīra tabulā. Barsa neapšaubām, protams, ir šīs spēles favorīta, bet ja kādā brīdī Barsa ir ņemama, ja kādā brīdī Latvijas klubs var uzvarēt Barsu, tam ir jābūt šim vakaram savās mājās, pilna tribīņu priekšā, un brīdī, kad Barsai tomēr ir diezgan liela sastāva problēmas, savainots planētas labākais spēlētājs Ferrau, tā kā izpaliks mums šāda izkārtne šim vakaram. Rikardiņu leģendārākais spēlētājs telfutbola vēsturē pret Ferrau, pagātne pret tagadni, bet tomēr Ferrau ir savainots jau kopš augusta Ahilles cīpslis, nezinu vai daļais vai plīsums vai sastiepums vai kas, bet katrā ziņā viņam samērā nopietna Ahila trauma un
spēlēt viņš nevar. Kopš aprīļa traumēts ir Sergio Lozano, arī vienreiz atzīts par planētas labāko telefutbolistu. Kopš aprīļa viņam krustisko saišu plīsums, bet kaut kad ziemā jau viņš arī varētu atgriezties. Un tāpat krustiskās saites saplēs Ferrau aizvietotājs Aleks Jepes, kurš tika ņemts tieši viņa dēļ un kuram bija ilgtermiņa līgums Itālijā. Viņš paņēma tā vietā 1 gada līgumu Barsā un šī sezona viņam jau ir beigusies. Bet Kiki Vaporaki, Rikardiņu, tie ir 2 spēlētāji, kuri ir pasaules čempioni un spēlē tieši Rīgas Kreklā. Argentīnietis 2016. gadā, Portugāls 2021. gadā, tad netālajā Kaunijā, Lietuvā. Un arī Barsā ir tikai 2 pasaules čempioni. Portugāļi Rikardiņu, jau bijuši izlases biedri, jo Rikardiņu karjera izlasē beidzās tieši pēc sapņu piepildījumu Kaunijā. Līdzīgi kā Lionels Messi, ļoti daudz paralēļu viņa karjerās var vilkt. Arī viņš ļoti ilgu laiku netika pie pasaules kausa, pie galvenās trofejas, visinīs pilnīgi visu, bet ne pašu galveno, un Kaunijā beidzot tas izdevās. Romans Raškovskis, viens no Latvijas spēlētājiem, tiesa gan viņam tikai viena īsa nomaiņa bija šajā turnīrā. Protams, ka lielāko daļu minūšu iznes uz saviem pleciem leģionāri, un latviešiem pārsvarā, protams, bez vārdsarga Igoru Labuta spēlē Andžejs Mickevičs, spēlē Artemis Kuzlovskis un Vlads Rimkus, kurš guva supervārtus iepriekšējā mačā. Kā skatāmies uz Dmitriju Kuzminu, viņš ir Latvijas Baltkrievs. Ja mēs skatāmies no audzināšanas viedokļa, tad viņš ir savējais. Arī viņam tā droši vien ir visilgākās minūtes visdrīzāk šajā turnīrā bijušas. Arī 1 gūti vārti viņam ir, bet pēc pasas joprojām viņš ir Baltkrievs. Bet tiesnešu brigāda arī pieteikami slavena. Pirmais tiesnesis būs Anglis Marks Berkets, bet otrais tiesnesis no Horvātijas Vedrans Babičs, viens no pasaules labākajiem tiesnešiem, kurš 2022. gadā bija Rīgā un tiesāja Final Four finālu. Finālu, kurā Barsa atguva titulu, pārspēja Lisabonas Sportinga 4-0. Un Barsa diezgan daudz spēlētāju komandā ir no tā laika, un arī ir viens spēlētājs, kurš tajā laikā bija pretējā nometnē, jeb Eriks Mendonca, kurš ir zaudējis 2 Champions League finālos pēc kārtas, bet pirms tam Lisabonas Sporting tieši bija tā komanda, kuri kāpa tronim. Barsas sastāvs minēja, ka daudz traumētu spēlētāju, bet jebkurā gadījumā gandrīz visi spēlētāji, kuri laukumā dosies, tie būs savas valsts izlases spēlētāji, un vismaz puse būs savu valsts izlašu līderi. Tā kā novājināta Barsa, mēs varam runāt par traumām, par daudz ko mēs varam runāt, bet tā joprojām ir augstākā līmeņa komanda. Rīgai vārtos Igors Labuts, 3. vakaru pēc kārtas, un liels izmaiņas līdz man iepriekšējo spēli pirmajā četrniekā, bet gan jau, ka tāpat būs rotācijas minūšu ziņā, īpaši izmaiņu nebūs. Tas, ka sāks Vargas, Kuzlovskis, Vaporaki, Rikardiņu, tas ir viens, bet pārsvarā jau rotē visi leģionāri plus 2, 3, 4 vietējie spēlētāji, ja mēs Kuzmu veikam pie vietējiem. Lūk, arī tiesnešu brigāda. Skutgalvis Babičs šoreiz 2. tiesneša lomā, 1. tiesnesis Anglis Berkets, 3. tiesnesis no Rumānijas Vlads Čobanu. Viņš būs ārpus laukuma robežām. Laiktiesnesis, kā ierasts, ir vietējais Kjazo Lelādze un komandu galvenie treneri. Jesus Velasco, kurš ar 2 Itālijas klubiem ir pārspējis Latvijas komandas Champions League, kurš ir trenējis Rikardiņu gan Francijā. Lūk, arī Velasco trenējis Francijā, trenējis Spānijā. Ļoti daudz titulu izcīnījis vai visos, droši vien, ka gandrīz visos čempionatos Itālijā, Spānijā, Champions League. Bet varbūt pagaidām vēl nav panākumu ar valsts vienību. Un Rīgai Dmitrijs Akovļevs, de facto galvenais treneris oficiāli šajā spēlē licences dēļ Vitolds Masalis, bet īstais galvenais treneris ir tribīnēs Arturs Šketos. Viņa status, kā jau minēja, gan veselības, gan arī citu baumu dēļ ir pagaidām neskaidrs. Nākamdēļ lielā spēle virslīgā Rīgas derbijs pret RFS. Un pēc tā mača it kā baumo, ka varētu būt diezgan daudz izmaiņu arī sastāvā. Arī ne par visiem leģionāriem skaidrs, ka viņi varētu palikt, bet ja Rīga tiek sensacionāli fināla četrniekā, tas var daudz ko droši vien mainīt. Šīs 2,5, cik ilgi mums vajadzēs stundas, kopā ar mums būs šeit Sēgras Suvēzda, bet tagad vārds šīs spēles galvenajiem varoņiem spēlētājiem. No laukuma centra sāk Barsa savās klasiskajās sarkan-zilajās krāsās, strīpās. Barcelonā tad vārtos Diedaks Plānis, Spānijas izlases vārtsargs numur 4. Andrei Coelho, Portugāles izlase numur 7. Diegu komandas kapteinis Brazīlijas. Izlase kā kur reizi.
Bet arī šāds pieraksts viņam ir bijis noteikti karjerā. 10. numurs uz Kraikla Pitu, Brazīlijas izlase. Šā sastāva droši vien, kā varētu būt arī kvalitīvākais spēlētājs. Un numur 13 Katela, Spānijas izlase. Rīgai vārtos Igors Labuts. Latvijas izlasē debitējis ir, bet saukts tiek ārkārtīgi reti un visdrīzāk nesportisku iemeslu dēļ. Dilans Vargas tikko ar bumbu gribēja atrast Artjomu Kuzlovski. Numur 3 Argentīna, Argentīnas čempions, bet valsts vienībā nespēlē. Numur 17 Latvijas izlases spēlēs Artjoms Kuzlovskis, numur 22 Kiki Vaporaki, Argentīnas izlase, numur 24 ilgadējais Portugāles izlases kapteinis Rikardiņu, Eiropas pasaules čempions, bet nu jau karjeru valsts vienībā beidzis un pavisam drīz droši vien beigs arī savu profesionālo sportistu karjeru. Pirmais noteikuma pārgāmums Rīgas komandai, pie bumbas, protams, ka Barcelona. Vairāk kārt Māni Katela, rezultīvs spēlētājs, 11 gūtu vārtu viņu Spānijas čempionātā, labākais savā komandā šajā rādītājā. Barsa arī šo sezonu ir, par spīti visām traumām Spānijas čempionāta līderi, bet pirmkārt gandrīz visas spēles ir ārkārtīgi sīvas un izšķirās tikai galotnē. Otrkārt, vairākas spēles tieši pret tiešām konkurentiem ir zaudētas. Nu pat arī 2-7 pret Inter Movistar, pret varbūt klubu, kas iepriekšējās sezonās vairs nav bijis tik spošs, kāds tas bija pirms tam Rikardiņu un Velasco laikā, bet nu joprojām divas droši vien slavenākās Spānijas komandas, kuras arī salūdzēja kopā Karaļa kausā un Rīga spēlē aizsardzībā. 7-2 Inter uzvarēja Barsu, bet visi 5 vārti tika gūti pēdējās 7-10 minūtēs, tā kā tur arī futzālā uz tām starpībām, bet neesmu redzējis spēli galīgi nav jāiesprīst, tiešām futzālā bieži vien starpības ir pilnīgi neobjektīvas spēles gaitā. Iznākums, jā, tas jau ir cits stāsts, bet starpība gan ne. Bieži vien var zaudējošā komanda noņemt vārtu, salaist 3, 4, 5 vārtus tukšos un vārtu priekšā Pitu tika pie bumbas, bet par laimi bloķē viņa sitienu. Pirmajā spēlē pret Čita Diebolī šeit Jelgavā Barsa izlēda uzvaru 2-2, nospēlēja neizšķita Pitu, tajā mačā bija diskvalificēts. Aizvakar, kad spēlēja pēc frančiem, uzreiz jau bija jūtams, kas ir Barsa ar un bez Pitu, gan tādēļ, ka Barsa nospēlēt kā stāps, gan tādēļ, ka arī Pitu ir ļoti kvalitīvs spēlēts ar ļoti kvalitīvu sitienu. 3 vārtus viņš guva, 3 vārtus guva Adolfo, 1 vārtu arī Mateusam un Pitu tiešām bija tas vīrs, kurš parādīja atšķirību, kāda komanda ir tiešām, kādā līmenī ir ar un bez viņa. Tā kā atgūst bumbu Tallis! Pirmais moments Rīgai, glāb Didaks Plana. Tallisam aizvakar bija vismaz 4 reizes sniegt medicīniskā palīdzību. Spēlē ar pustraumu, cik saprotu arī Dmitrijam Kuzminam, arī Goram Labutam varētu būt kāds veselības problēmas. Tā kā rīdznieki ir paguruši, rīdznieki ir pustraumēti, bet lielākajai daļai Rīgas spēlētāji šī ir dzīves spēle. Arī leģionāriem, izņemot Rikardiņu, varbūt izņemot Seržiņu un Vaporaki, dzīves spēle klubu līmenī. Izlaša līmenī, protams, ka viņš spēlēs 2 pasaules kausa finālos un vienā arī gūs uzvaras vārtus. Tā kā Kiki, protams, ka ir bijis arī nopietnākos mačos, bet kluba līmenī arī Kiki šis ir top mačs. Varbūt tāda viņa karjerā vairs nebūs. Kiki Tallis arī spēlējuši Spānijas čempionātā. Nevar būt tik lieliem panākumiem kā Rikardiņu, kurš 7 gadus nospēlēja Inter Movistar komandā Madrides klubā un 6 reizes triumfēja. Tajā laikā jau Barsa bija jau iegūši savu līmeni un viena no galvenajām konkurentēm bija Labuts, kā spēlē. Barsa augstākajā līgā parādījās 2006. gadā, pirmajā sezonā tikai 13. vieta, bet kopš 2007.-8. gada sezonas tikai 2 reizes Barsa nav tikusi pusfinālā Spānijas čempionātā. Un kas par iespēju Katelām, bet par laimi viņš pažēlo. No 7-8 metriem sit gar pašu vārtu stabu. Jā, nu šī bija ļoti labi iespēja Barsai izvirzīties vadībā. Vispējams, ka mīksta bumba, šeit veterāns Babičs palūgs to nomainīt. Jā, nu un kopš 2010. gada 13 sezonu laikā par Spānijas čempionu kļuvušas tikai 2 komandas. Barsa 7 reizes un Inter ar Rikardiņu 6 reizes. Pitu, starp citu, arī Inter komandā spēlēs, tā kā Rikardiņu komandas biedrs bijis, un kā jau minēja iepriekšējos mačos, šeit katrā komandā var salikt paralēls, un īpaši ar Rikardiņu, bet arī bijušie komandas biedri bijuši Vaporaki, tā kā šeit tiešām šīs vēstures saiknes stāstot, tas jau uzreiz domāju, ka arī parāda, kādā līmenī ir bijuši
Rīgas leģionāri un ka šie tiešām ne tikai ārzemju spēlētāji, bet tiešām ļoti kvalitīvi ārzemju spēlētāji. Tālis skrīt, pārkāpuma nav, bet bumba paliks Rīgai. 3 minūtes aizritējušas. Moments ziņā 2-1 Barsai par labu, bet uz tablo joprojām 0-0. Jā, nu cilvēki turpina nākt un šeit šaubu īpaši nav. Tribīnas būs pilnas un ar kolēģi Jelgavnieku, Krīšu Upenieku runājām, nu, prātojām, kad tad iepriekšējo reizi Zemgales Olimpiskais centrs ir bijis pilns. Nu, iedomāties tādu galveno kandidātu, laikam mēs varējām tikai volejbolā, Latvija-Turcija playoff spēle Eiropas čempionātā, bet vai arī tāda bija pilna un nu, varbūt kādu spēli mēs aizmirstam, bet nu, nav daudz īpaši kandidātu, droši vien uz to, lai tribīnas būtu bijušas pilnas, un šādā brīdī pat žēl tiešām, ka arēna Rīga ir aizņemta un ka citas halles Rīgā vienkārši nav, kurā rīkot šādu līmeņu pasākumu, jo jau pirms turnīra sākuma tieši uz Barsu bija izpirkts lielākā daļa biļešu, bet redzot, kāda ir šī spēles likme, pirmās 2 uzvaras, vēl dienas starpā, sestdienas vakars, nu, es domāju, ka būtu labs potenciāls arī arēna dabūt, ja ne pilnu, tad tūtam. Bet, nu, ir kā ir. Strādāsim pie 2000 cilvēku Jelgavā. Patīkami tas, ka tiešām futzālā beidzot ir tāds maziņš izrāviens. Tomēr leģionāri ir jau kopš vasaras, bet īsti tā Latvijā šeit un neviens tā īsti nebija pamanījis ārpus futzāla saimnes. Nu, tagad beidzot pamana. Tagad vēl iegūts arī fināla turnīrs. Šis ir labs moments, labs brīdis, lai arī Latvijā tālfutbols iegūtu uzrāvienu. Ažiotāžas, cerams, arī jaunatnes ziņā un Vargas Tālstiens, Didaks Plana spēlē ar kāju. Pitu, Antonio Pēres arī ne pirmo reizi Latvijā, jo 2019. gadā viņš kļuva par pirmo Eiropas U19 čempionu Spānijas izlases sastāvā. Ar 5 vārtiem arī kļuva par vienu no labākajiem vārtu guvējiem tajā turnīrā, kas notika Rīgā, arēnā Rīga. Un no Rīgas komandas tajā turnīrā spēlēja Artums Kozlovskis, Salaspils futzāla audzēknis. Tālis pie bumbas, Dilans Vargas, Seržiņo arī devies laukumā šajā pavasarī spēlēja Čempionlīgas pusfinālā. Viņa pārstāvēta Anderlekta aizlika kāju priekšā elites kārtā tieši Barsai. Seržiņo to brīdi komandā vēl nebija, līdz ar to personīgi viņš pret Barsu nespēlēja. Un viņam nebija tas gods izjust priekus, kā ir iegūt pirmo vietu elites kārtā. Nu, novēlēsim, lai Seržiņo šie prieki būtu šovakar. Pitu pret Rikardiņu. Pitu, protams, ir garāks, smagnējāks spēlētājs. Iespējams arī ātrāks šajā karjeras brīdī. Rikardiņu tomēr atgādina 38 gadi, bet nu, mēs šeit dažu vakaru laikā esam redzējuši, ka Rikardiņu joprojām ar aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga persona. Varbūt aizsardzībā pat viņš ir bijis redzamāks nekā uzbrukumā. Nu, protams, saspēlē, sāsināšanā Rikardiņu arī šajā turnīrā daudz darba padarījis, bet tieši viņš arī guva uzvaras vārtus iepriekšējā spēlē, spēles pēdējā minūtē. Pārtvēra bumbu, darbība aizsardzībā un pats uzreiz arī nebūtu tajā vieglākajā situācijā ierēdīja bumbu tukšos vārtos. Protams, Rīgai ļoti labi tas, ka tā sanāca, ka abas divas komandas, bet sitiens Mateus izpildījumā virsū Labutam. Abas divas komandas pie neizšķirta ņēma nost vārtsargu. Pret itāļiem pat izdevās arī tukšos iesast, savukārt franči vairākumu izmantoja un tur arī panāca vadību, bet beigās tik un tā zaudēja. Tā ļoti labi sanāca, ka abas divas komandas ņēma nost. Nu, itāļiem to vajadzētu darīt tāpēc, ka neizšķirta gadījumā viņiem izredzes būtu palikušas, bet tās būtu ļoti minimālas. Tur būtu jācer uz to, ka šovakar Barsa Rīga nospēlēs neizšķirtu un viņiem pašiem būtu jāsagroja Francijas klubs, kuram viņi šodien zaudēja 0-4 un vismaz tajā ziņā mani pirms turnīra spēku samēru vērtējumu laikam bija pareizi, ka Itālijas klubs tomēr lika pēdējā vietā un Francijas kluba pirmais četrnieks, un tur nav nekādu jautājumu. Krietni pārāks par Itālijas klubu līmeni, bet pēdējā 2 vārdi gan tika gūti tukšos vārdos, tā kā arī tur saspringta spēle bija. Abām divām komandām izskaņā arī bija pa 5 sodiem, tur bija daudz emociju. Kartīšu varbūt netik daudz, kā gribēja abas divas komandas, bet bija gan asumi, gan sodi, gan arī intriga galotnē, un tā diezgan interesanta spēle bija. Bet Francijas klubs uzvarēja Etoile Lavalloise un ieņēma 3. vietu turnīra tabulā. Čita Diabolī palika pēdējā, šeit savukārt ir cīņa par 1-2 vietu. Latvijas klubs vēl nekad elites kārtā nav bijis 2. pozīcijā. Pirms 7 gadiem iepriekšo reizi, kad Latvijas klubs spēlē elites kārtā, Nikars iegūta 3. vietu, pārspēja Feniks, 1. uzvara vēsturē. Pirms tam 2014. gadā 1. neizšķirts vēsturē.
pret Serbijas Ekonomāts 5-5. Tā kā Rīga ir pirmā komanda, ne tikai kas ir otrajā vietā, bet arī pirmā komanda, kas elites kārtā nav zaudējusi vismaz 2 spēlēs. Laba piespēle, Adolfo un Labuts izglāba vēlreiz un, diemžēl, vārti. Uz otru cienu mēs nenoreaģē. Pat aizskāra bumbu, bet tik un tā ielidoja bumbu vārtos. Un 6. minūtē dzīvajā tabulā vadību pārņem Barsa 1-0 šajā vakarā. Nu jau Rīga ir tā komanda, kurai jāmetās uz priekšu un jāgūst vārtu. Ar pirmo sitienu Adolfo tika galā. Pirmām kārtām jau kādēļ Adolfo bija tik brīvs pilnīgi viens tālajā malā. Tas ir liels jautājums. Pirmo sitienu Labuts atvairīja, uz otro norēģēt vairs nesanāca. Nepaguva pierausties kājās līdz galam. Nu, kā uz abām kājām jau stāvēja, bet tik un tā vēl nebija šķiet pilnībā atgūst savu pozīciju. Un ar otru sitienu Adolfo tomēr gūst vārtus. Viņam tie ir 7. vārtu čempionlīgā 6 spēlēs šo sezonu. 9 gūti vārti viņam Spānijas čempionātā. Pārt ar bumbu Barsa Adolfo sēdz uz priekšu. Spānijas lases spēlētājs, protams. Par to arī nekādu šaubu nav. Un turēs sit virsū labu tam Francijas lases spēlētājs. Bijušais Ricardiņu komandas biedrs. Ar Akses Rīgā viņš bija čempionlīgas pusfinālā. Dmitrijs Kuzmins. Nesavalda tomēr bumbu. Adolfo pret Ricardiņu. Mateus. Ne, tas ir nevis Mateus, bet jā, Katela, protams, nevis Mateus. Antonio Pérez. Redz Antonio pret Kuzminu nokļūs, Adolfo pret Ricardiņu. Rīga čempionlīgā šodien uzvarēs visās 8 spēlēs. Pagājušā sezonā, kad vēl Petro nosaukums bija klubam, pabeidz čempionlīgas sezonu ar uzvaru. Līdz ar to 9 uzvaras pēc kārtas čempionlīgā ir šim klubam. Ļoti gribētos, lai būtu 10. uzvara pēc kārtas, bet šobrīd 0-1 un bumba Barsai. Skaisti, kā Tela spēlē. Tā, maza pauzīt, laikam aizturētais atliktais sodiņš ir bijis. Otrais sods, tas nozīmē, ka Rīgai. Un stūkšanas arī Barsai, jo Labuts savu komandu izglāba. Atliktais sods bija nevis Rīgai, bet Barsai. Tātad Barsai pirmais sods. Jā, Rīgai 2 jau bija, tātad 2-1 sodos. Un kas par sitienu Katēlā. No tālienes prasa stūri, ko saka tiesneši. Angļu tiesnesis saka, ka ir stūris un piekrīt beigās arī Babičs. Un paliek Barsai. Barsa pirms 12 gadiem bija Jelgavā. Nikors agrāva ar 12-0. Labuts turē. Šoreiz Labuts noreaģē. Protams, arī pozīcija nebija tik laba turē. It kā, protams, bija tuvāk un tieši pret tie vārtiem, bet bumba gaisā jācit ar galvu. Tas nav gluži tas pats, kas iztakāja. Atlaika šo bumbu. Un Barsa pirms 12 gadiem tātad spēlēja šeit pat Zemgales Olimpiskajā centrā. 12-0 pārspēja Nīkaru. Kā kapteinis vēl bija Vadims Ļašenko. Pašreizējais Latvijas futbola federācijas prezidents. Un ar Spānijas klubiem Latvijas klubi spēlējuši arī pret Mursiju. Mursijā izbraukumā, elites kārtā arī zaudējums. Bet šajā turnīrā jau pirmo reizi tika uzvarēts Francijas klubs, pirmo reizi uzvarēts Itālijas klubs. Būtu forši šīs sērijas turpināt, bet, protams, ka apzināmies to, ka Barsa ir pavisam cita līmeņa komanda ar visiem traumētajiem, bet tik un tā pavisam cita līmeņa komanda nekā Etoile Lavalloise un nekā šī Diabolī. Finansiālā ziņā aptuveni 5-6 miljoni ir klubu algu budžets kā nu kurā gadā. Paldies mums par to, var teikt, Barcelonas lielā futbola vīriešu komandai, uz kuras rēķina dzīvo viss pārējais klubs. Basketbolu, handbolu, futzālu, skrituļu hokeju, jebko ieskaitot. Pats futzāls ienākuma ziņā 1,2, 1,3, 1,1 kā kuru gadu ienākums spēja pelnīt. Savākt, kas arī nav slikti. Tas tāds Etoile Lavalloise budžets ir šim gadam, 1,3 miljonu franču. Klubu vadības acīja šim gadam ir plānot. Tā kā varam salīdzināt. Futzālā, protams, profesionālās līgas un tā tālāk, bet tie klubi joprojām nav tik, protams, bagāti kā kaut vai handbola klubi, vismaz vadošie. Tā, piemēram, rēķinot Latvijas labākais basketbola klubs VF Rīga. Ienākumos spēja dabūt vairāk par to pašu Barsu. Protams, ka VFam gan nav augšā citas struktūras, kas var iedot krietni citu
algu budžetu, ar kādu varbūt Vefs spēlētu nevis Čempionlīgā FIBA, bet kādam ULEB turnīriem, iespējams arī Eirolīgā. Turē atgūs bumbu Barsa. Eriks pagājušajā sezonā spēlēja vēl Sporting sastāvā. Finālā viņš pēcspēles sitienu iesita, bet tomēr pendelēs zaudēja Sportings Spānijas klubam Palma Mallorca, kas spēlēja savās mājās un pirmo reizi kļuva par Čempionlīgas uzvarētājiem. 22 sezonu laikā, protams, Spānijā ir visvairāk panākumu Čempionlīgā. 12 titulu no 22, ja mēs tagad skaitām arī šo sezonu. Nogājis ir Eriks garām vārtiem. Ja mēs skaitam arī šo sezonu, kurā jau Benfica ir garantējusi iekļūšanu pusfinālā, pirmā no komandām, kas to izdarīja, tad ir 23 sezonu laikā 89 ceļazīmes uz pusfinālu, un Spānijas klubiem bijuši 29 no tām, Portugālē 17, Krievijai 15, Kazahstānai 10, Beļģijai 6, Itālijai 5, Azerbaidžānai 2 un pa vienai Horvātiem, Ukraiņiem, Gruzīņiem, Ungāriem un Frančiem. Tā kā Latvijai ir iespēja kļūt par 13. valsti, kas ir spēlējis Čempionlīgas pusfinālā, bet, lai to izdarītu, ir jāpanāk sensācija šajā vakarā. Kiki Vaporaki pārtver bumbu. Nu, šeit nav spēka, šķiet aizsiet palīgā Artimam Kozlovskim, vai arī iespējams arī lēmums. Tas pareizākais no Kiki, bet šis pretbrukums nesanāca. Mainās tikmēr Rīdznieki, Tellis atgriežas laukumā. Tellis pret Pitu. Tellis 14 gūtiem vārtiem ir dalīt rezultīvākais spēlētājs Čempionlīgas sezonā. Rīga ir pārliecinoši rezultīvākā komanda Čempionlīgas sezonā 68 vārtiem par 23 apsteidzot Polijas čempionu vienību. Tālēs, sitiens, Dīdaks ar kāju. Nu, protams, ka no tāda lenka tuvjā stūrī grūti trāpīt, bet apspēlēja divus pretinieks skaisti. Atceramies, kā izmētāja divus sanceņus Tallis pirms 2 dienām pret Itālijas klubties, gan to viņš tajā brīdī izdarīja tieši pretī vārtiem, tāpēc viena pozīcija bija daudz labāka. Bet Tallis vismaz uzbrukuma darbības vārti savos iesīt! Andrē Coelho, pasaules čempions, bet svin Dilans Vargas. Pirmā puslaika vidū atkal vadības maiņa šajā grupā. 1-1 uz tablo, bet vadībā ir Rīga, jo neizšķirts dermainiekiem. Kam ieskatīts vārtu gums? Andrē Coelho, protokolā redzēsim, kam būs Vargasam vai Coelho, bet skaidrs, ka vārtus šeit būs Andrē Coelho. Pasaules čempions, Eiropas čempions Rikardiņu komandas biedrs pasniedz dāvanu Rīdzniekiem. 1-1. Abās iepriekšējās spēlēs Rīga pirmo reizi vadībā nokļūta tikai pēdējā minūtē. Atspēlējās pēc identiskiem scenārijiem, šeit pat ir drusku scenārijs mainījies. Iepriekšējās spēlēs Rīga sāka spēlēt tikai pie rezultāta 0-2. Šeit jau pie 0-1 nāk atspēlēties. Iepriekšējos mačos 0-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4 un 5-4 Rīgas labā. Tā kā šeit jau mazliet scenārijs mainījies, bet nemainās tas, ka Rīga rāda raksturu. Zaudēta bumba, Coelho jau varēja labot savu iepriekšējo kļūdu. Ko slūp šeit veterāns Babičs, pārkāpums Coelho. Tas būtu otrais sods Barsai, kā šeit ir noticis. Vai arī varbūt neteicies brīsēms, jo roka nav gaisā, bet jā, otrais sods Barsai, viss pareizi. 2-2 sodos, 1-1 vārtu gūmos, Tālējs. Kozlovskis sautā, protams, gan šī piespēle. Jā, ja skatāmies Čempionlīgas vēsturē, tad, protams, Spānija, Portugāle, arī Krievija, Kazahstāna, ne gluži Kazahstāna, bet Kairot vienpersoniski. Tā ir tāda Čempionlīgas elite, kā kurā brīdī Itālijai ir bijuši uzplaiksnījumi, Beļģijai agrāk Charleroi bija ļoti laba līmeņa futzāla klubs. Tagad atgriežas tajā līmenī Anderlecht. Bet, ja Rīga tiktu Čempionlīgas četrniekā, tas radušana būtu diezgan līdzīgi, kā to paveica Grūzijas un Ungārijas klubi, kuriem tas tomēr bija milzīgs pārsteigums. Andrē Coelho, Diegu. Jau atkal Barsai ir jāspiež, jo to prasa rezultāts. Diegu pret Vargas. Vargas ir atkal izcils aizsardzībā, arī būtu jābūt pārkāpumam, bet Tālis 1-1. Tālis! Cik tuvu bija Tālis vārtu gūvumām. Jā, kad mēs redzam, ka Tālis šādu spēlē pret Turcijas čempionu, kurus mēs graujam 22-1, ka Tālis šādu spēlē pret Vācijas, pret Dānijas, Bosnijas čempioniem, tas nešķiet tik ievērojami
bet kad viņš to pašu tāpat ņirgājas par saviem pretiniekiem arī pret tādām komandām kā Itālijas, Francijas un Spānijas čempioni, tas jau pavisam kaut kas cits Labuts glābja un arī dabū bumbu. Rīga aizsardzībā. Rīgas vadība arī tribīnēs jau kājās un aplaudē. Nu, ne gluži varbūt vadība, ka viņš upinieki tikko laikam paaugstināja ar saviem sola biedriem šobrīd, bet nu jā. Emocijas tribīnēs ir un arī spēle šovakar ir konkurētspējīga. Tas man patīk, tas priecē tiešām. Džegu. Kueļu. Didaks Vila. Didaks plāna atvainojas. Didaks, gribētu teikt pāri centram, teikt ir beidzot pāri centram, piespēlē viņš. Tagad Kueļu pie bumbas, Džegu pret Rikardiņu. Āstāja bumbu. Erikam Bendonsam un pārtver Kiki Vaparākī. Rikardiņu, Kiki drusku par augstu šī piespēle, bet domāts jau bija labi. Protams, ka īpaši pie viecām nelabēlīgi rezultāti, protams, ka daudz vairāk bumbu būs Barsa. Protams, ka būs vairāk jāspēlē ar pretsbrukumiem. Un redzam arī šajās epizodēs, cik daudz šie pretsbrukumi prasa spēka, jo spēka rezervi droši vien, ka ir maz palicis un daudz tiešām spēlē caur pēdējiem vispār spēkiem, kas ir palikuši ķermenī šajās dažās dienās, jo daudzi spēlē ar traumām, bet ar visu traumu, ar visu to, kā cīnījās vakardien ar veselību Tallis, arī treniņā mēģināja viņu savākt kopā, ar visu to, kā viņš šovakar izskatās. 2-3 reizes ir bez varietiem apspēlēt savus pretiniekus, spēlē ar aizsardzībā Tallis. Tikmēr arī bija trešais sods, šeit gan pārkāpumu nav, bet Tallis 2-1 pretsbrukums Rīgai. Seržiņu pa kreisi, bet neizdodas izdarīt piespēli. Drusku pazaudēja līdzsvaru Tallis un neizmanto šo iespēju, kas no zila gaisa parādījies, bet tas ir futzāls. Tomēr visos sportveidos teikt, ka tas ir kļūdas sports, tā ir, bet futzālā tas ir ļoti izteikti tiešām, ka tev ir jābūt gatavam Rieļakas par sitienu un pārliknis. Rikardiņu tālsitiens glāb Didaks. Kuzmins atlaikušo ar galvu, bet glāb pārliknis. Kaspar iespēju vēl vienu Rīgai, ka izvirzīties vadībā arī spēlē. Asa piespēle Kuzmina virzienā. Un bumba Barsai. Mazā telpas pauzīte, arī emocionālā ziņā skatāmies vēlreiz. Kas par sitienu zem vārtu pārlikņa Rikardiņu, pēc tam Kuzmins atlaikušo bumbu no Asa Leņķa pa pārlikņu raida. Bet kas par sitienu Rikardiņu? Šāda kombinācija ir tik elementāra, tādā ziņā, ka to izpilda ārkārtīgi daudz, bet izpildīt to ļoti sarežģītu, jo reti kad sitējs trāpa perfekti pa bumbu. Antonio Labuts. Seržiņu pārkāpums 4. sods Barsai, 7 mums vēl pirmajā puslaikā jāspēlē. Daudz sodu šajā spēlē, abām divām komandām 4 jau ir Barsai. Tribīnes pilnas un atbalsta mājiniekus un tiešām emociju ļoti daudz. Un tie, kuri neskatās futzālu, kas par reklāmu ir šī spēle. Labāku reklāmu no iespējams iedomāties. Turklāt futzāls var būt garlaicīgs, kad ir viena komanda izteikti pārāk par otru, tad ļoti bieži noteikti spēle vienā laukuma pusē. Ja vēl ir vārtsargs noņems nost, tad tā spēle var būt pavisam garlaicīga, bet kad ir divas salīdzinoši līdzīga līmeņa komandas. Šeit bumba vārtos, bet tas neskaitās, jo vārtsargs bumbu vārtos iemeta, ko viņš darīt nedrīkst. Vārtsargs var ievadīt bumbu spēlē ar kāju, bet tad, ja bumba ir spēlē, jo šeit bija auts, tad ir jāmet ar roku. Ar roku iemest bumbu vārtos nedrīkst, tāpēc, ja vārtsargs grib būt vārtus, viņš noķēris, piemēram, bumbu pēc sitiena, pēc piespēles viņš to var sist ar kāju, bet ar roku mēs nedrīkst, tas nekaitīsies. Tāpēc ir Labuts bez nekādām bažām bumbu laida vārtos un vārtu gums netika skaitīts. Bet, nu jā, šādas spēles, kad tiešām pieteikam līdzīgi līmeņa komandas ar pretsbrukumiem no vieniem vārtiem uz otriem, kā ceturtdienas vakarā redzējām, bieži vien bija pat 5 pretsbrukumi pēc kārtas. Un tas ir futzāls, kas var aizraut un likt šo sportveidu iemīlēt arī tiem, kur to skatās pirmoreiz dzīvē. Seržiņu, Rikardiņu ar galvu atvēra šo sitienu Antonio izpildījumā. 6 minūtes 23 sekundes. Antonio. Pitu Rikardiņu bloķē viņa sitienu un it kā pozīciju bija drusku zaudējis, bet tomēr izdarīja pieteikumu, lai Labutam nebūtu jāglāb, lai Labutam būtu vienkārši bumbas paņemšana. Dilans Vārgas jūsu ekrānos izdarīja sitienu viņš, bet bumbu vārtos reāli ierēdīja Andrei Kueļu.
Barcelonas portugāļu spēlētājs. Tad pie bumbas Diegu, brazīlietis pret Kuzminu. Eriks, tas ir Mendons, Mateus Katela un Eriks drusku kaut kur vizuāli tālienes izstāstās. Diezgan līdzīgi, tāpēc kaut kur jaucinies kāpēc, bet šobrīd laikam pilnīgi visi spēlētāji Barsai, kas ir izgājuši laukumā šovakar kaut reizi, ir savu izlašu futbols. Varbūt Diegu nav tāds pilnvērtīgs visu laiku bijis, bet tomēr arī viņš izlasēja spēlējis. Apsteidz Vargas Mateusu. Mateus kā reiz dabūja traumu izlašu. Pauzē Lazarete bija vēl plašāka Barsai. Mateus, otrais vāceks Fešas, bija traumēti ilgu laiku. Fešas drusku ilgāk, bet tik un tā bija pat 6 spēlētāji Lazarete uz Rīgu. Un Jelgavu atbrauc šie 2 spēlētāji, pievienojās bez nevienas spēles iepriekš. Un vismaz Barsas mājaslapā, nezinu, vai tā bija acu mālēšana vai tā reāli arī bija, bet teica treneris, ka zem lielas jautājums zīmes viņu ir dalība, viņi brauc, bet nav skaidrs, cik daudz un cik labi viņi varēs spēlēt. Bet Mateus kopš pirmā mača diezgan daudz spēlē. Fešasu šeit, kad neesam redzējuši, vēl nav sekundi, bet nav bijis arī vajadzības, jo Didaks spēlē droši un restība arī viņam skatībā. Spānijas čempionātā gan samērā daudz dalījuši minūtes viņi, bet, protams, ka svarīgākajās spēlēs numur 1 bez nekādām šaubām ir Didaks plāna. Antonio pret Vargasu. Diegu. Antonio sitiens, sitiens, bet labi, ka redzēja labu, šeit kā apzināti laida bumbu garām. Nevis nevarēja aizsniegt, bet saprata, ka visu kontrolē. Vārtsargam pazaudējot vārtus arī tā, protams, varbūt ļoti sāpīgi. Andžels Mickevičs devies laukumā rīdzniekiem. Neesam redzējuši šķiet, ka Vladu Rimpu, ja vien es neesmu aizmirsis kādā epizodē šovakar vēl. Kozlovskis bija laukumā, tagad arī Andžels Mickevičs pirmo spēli izlaida diskvalifikācijas dēļ. Zaudē bumbu tālīdz Diegu, 2 brazīlieši Diegu, sitiens bloķēja Kikiva Poraki. 4,5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. 1-1, kas joprojām der Rīgai. Barsai vajadzīga jebkāda uzvara. Viss pārējais fināla četrniekā pirmo reizi vēsturē ievadīs Latvijas klubu. Eriks. Antonio. Arī Antonio nav Barcelonas audzēknis, ir vairāk Barcelonas audzēkņu Barsai, bet diezgan daudz spēlētāji pārnākuši no citiem Spānijas vai ārzemju klubiem. Turpinās smaga spēle aizsardzībā. Diegu Barsu paslēja jau kopš 2013. gada. Visu Eiropas karjeru pavadījis tieši šajā klubā. Eriks, kā jau minēja, pirmo sezonu tikai Barsā, pirmos mēnešus Barcelona Lisabonas Sporting. Pārnācis spēlētājs Andrej Koeļu, pārnācis 2020. gadā no Lisabonas Benfica. Starp kājām Mickevičam Eriks, bet Eriks ir pie sāna līnijas. Eriks Mendons ļoti līdzīgs ir vizuāli Tomašam Saturanským. Antonio kaut kur atgādina Joao Feliksu, abus divus citu Barcelonas klubu spēlētājus. Arī kaut kur vizuāli gan Edgar Tarkāno, starp citu. Antonio. Adolfo iet vidu garām. Ja reiz par RFS ierunājos, tad vakardien arī minūtes pārtraukumu paņem Dmitrijs Akauļos, pirmais pārtraukums šajā spēlē. Abiem diviem treneriem ir iespēja vienai pauzītē paņemt katru no puslaikiem. Tad arī kā reiz pauzīs laikā var parunāt par virslīgu, jo vakardien vismaz turnīra tabulas vietu ziņā pietiekami svarīgs spēle bija Kuldīgā. RFS uzvarēja 8-1, jau pirmajās minūtēs iegūja 2 vārtu pārsvaru. Tā kā, protams, abi divi Rīgas klubi ir izteikti pārāki par visiem pārējiem. Bet formāli tikās 2. un 3. vieta. Lūk, Rikardiņu sitiens un Kaspar Leņķa. No šī Leņķa bija izcili fantastiski redzams, ka tiešām trāpīja Rikardiņu zem vārtu pārlikni no gaisa, sizdams, bet izglāba Didaks plāna. Un Rīga arī vakardien beidzot tika pie oficiāli jau sev galvā ierēķinātiem 3 punktiem par spēli pret Rabu, kas beidzās jau 4. sekundē, kad futbola parks atnāca, Raba neatnāca. Futbola parks uzsāka spēli, uzreiz tūliņ arī sita bumba autā un spēle arī pabeidza. Saņēma 10-0 tehnisko uzvaru. Rabai futbola parkam arī 200 eiro sods. Bet vispār labs jaunājums no reglamenta puses laikam tas neskaitās, nekvalificējas kā tehniskais zaudējums par neierašanos, kas ir īpaša atkāpe, jo par 2 neierašanās tehniskajiem zaudējumiem ir izslēgšana no līgas, ko daudz bieži vien jauc, ka daudz domā, ka par 2 tehniskajiem zaudējumiem ir izslēgšana, bet ne. Izslēgšana ir par 2 mačiem, uz kuriem tu neatbrauc. Nevis par pilnīgi visiem.
Tātad abiem diviem Rīgas klubiem pa uzvarai. Abiem diviem klubiem arī pa 24 punktiem, bet RFS ir nospēlējis vienu spēli vairāk šķiet, ja man atmiņa neveļ. Visās spēles mums Rīdznieki arī uzvarējuši. Arī abos divos derbijos, gan Superkausā, gan Viclīgas 1. aprīlī, bet pavisam drīz jau būs nākamais Rīgas derbijs, un tā ir vēl viena laba iespēja tieši brīdī, kad Latvijā varbūt pirmoreiz vēsturē tāds futzāla hypes, ir iespējas rīkot arī derbiju. Olimpiskais centrs 8. decembris 12. no rīta dienā, ja nekas nemainīsies. Un esiet Olimpiskajā centrā, baudiet tiešām divu laba līmeņa komandu dueli, jo RFS, protams, abos divos mačos zaudēja pelnīti, un jo īpaši, kad laukumā bija Rīgas stiprākā mājiņa, tad šī atšķirība bija jūtama, bet arī RFS ir laba līmeņa komanda, kas Čempionu līgā, es domāju, ka mēs varētu teikt, ka tā ir noteikti pamatkārtas līmeņa komanda. Arī ar diviem brazīliešiem, ar Vārtsargu un Dudu Tabordu, kurš pārliecinoši labākais vārtguvējs virslīgā, ar jau laikam 26 vārtu gūmiem, 200 vakar, vairāk nekā divkārši apsteidzot tuvākos sancenšus, bet lūk, epizode starp Labutu un Kateli. Katela realizēja 6 metru sodu stienu pirmajā spēlē, panākdams to brīdi 1-1 pirmā puslaika izskaņā. Bārs arī izvirzījās vadībā 35. minūtē, bet tomēr Čitadija Bolī noņēma Vārtsargu 3,5 minūtes līdz spēles beigām un dažas sekundes līdz beigām panāca izlīdzinājumi. Ārkārtīgi daudz ir bijis dramatisku maču elites kārtā arī citās grupās. Ļoti daudz spēļu, kuras izšķirušās ne tikai pēdējā minūtē vai pēdējās minūtēs, bet tiešām izšķirušās arī pēdējās sekundēs. Ukrainas klubs uzvaru izrāva vispār tikai 2 sekundes līdz spēles beigām, tā kā ne tikai Jelgavā, bet arī citās grupās ir bijis ļoti daudz dramatisku maču. Jau minēju, ka Benfica ir pirmā komanda, kas ir iegūst ceļa zīmi, pateicoties vakardienas neizšķirtam starp grupas pastarītiem, līdz ar to vairs pa teorētisku iespēju nebija kādam apsteigt, bet Benfica uzvarēja Kaireti, tā bija galvenā uzvara, kas bija jāizcīna. Un starp divām grupas favorītēm Benfica arī ieguva pirmo vietu grupā. 4. sods tikmēr Rīgai, tā kā sodos 4-4, bet laika diezgan maz, bet 2 sodus vēl var pagūt sakrāt. Adolfo, Bārsas vārtu guvējs. Tāpat diezgan tuvu ceļa zīmē ir pašreizējā čempionu līgas čempionu vienība Palma Maļorka, kas savās mājās ir izcīnījis 2 uzvaras, lai arī nebūtu vienkāršas uzvaras, arī Palmai nācās atspēlēties un pasvīst, bet, ja vien tur nebūs kādas sensācijas šajā vakarā, tad visdrīzāk arī Palma kļūs par fināla 4. dalībnieci 2. gadu pēc kārtas. Un savukārt, 5. sods, diemžēl, un arī labs standarts gan izspēlē, gan tiešiem sitienam. Un rītvakar vēl viena lielā spēle starp Lisabonas Sporting un Beļģijas Anderlecht. Neizšķirts, laikam, ja pareizi atminos, dara Sporting. Abām divām pa 6 punktiem. Aizķeksēja, protams, ka Vargas Adolfo. Un labs standarts Barsai un 5. sods Rīgai. Un Vargas joprojām ir uz zemes, vēlēs viņam veselību. Amadou Touré, Rikardiņu bijušais komandas biedrs. Un prasa minūti arī Jesus Velasco, Rikardiņu bijušais galvenais treneris, kurš ar Latvijas klubiem tiekās Čempionu līgā jau 3. reizi un ar 3. dažādo komandu, jo karjeras sākuma posmā viņš ilgus gadus pavadīja Itālijā. Uzvarēja čempionu titulus gan ar Prato, gan ar Luparense. Un ar šiem 2 klubiem arī pareizītē uzvarēja Latvijas tā brīža stiprākos klubus Somu un Nikaru. Kopumā vispār viņam 7 Spānijas tituli, lielākā daļa gan ar Inter Movistar, 6 Itālijas, 1 Francijas tituls. Tā kā tiešām ļoti titulēts speciālists, un ko es vēl nepieminēju, ka šajā vakarā mēs redzam 2 Čempionu līgas rekordistus. Rikardiņu 60 gūti vārti, arī 2. vieta starp spēlēm. Rikardiņu šī jau laikam 73. spēle Čempionu līgas vēsturē, agrāk futzāla kausa saucās. Un Velasco savukārt ir spēlēm bagātākais treneris Čempionu līgas vēsturē. Velasco šī ir jau 78. spēle, tā kā novēlēts, lai viņš 80 spēļu slieksnis sasniedz nākamajā sezonā, nevis šajā. Spēļu ziņā starp spēlētājiem līderis ir Joao Matušs, Rikardiņu tautietis izlases biedrs, kurš turpina karjeru Lisabonas Sporting, tā kā šajā ziņā Rikardiņu visdrīzāk rekordu nedabūs, lai to dabūtu, viņam ir jāspēlē ilgāk par Matušu, vai arī, bet Rikardiņu ir būtībā pateicis, ka visdrīzāk, ka šī ir viņa pēdējā sezona karjerā.
Kur viņš to pabeigs, vēl redzēsim, bet šobrīd viņš ir Rīgas kluba Kraklā Jelgavā un tiešām baudam to, kamēr vēl to ir iespējams gaudīt. Katela, Diegu pie bumbas, laukumā arī Pitu un pie vārtiem arī Adolfo. Rotācija, Diegu, par kombināciju. Ja tā bija uzzīmēts, tad Senjor Velācko visu cieņu, ja tā bija uzzīmēts. Jo rīdznieki nebija gatavi šādai kombinācijai. Rotācija, stālo stabi, kā vienkārši piespēle stālo stabu, bet grūtais bija laikam tajā, ka nesadalīja spēlētājs, nesadalīja šo rotāciju. Adolfo pret Rikardiņu. Pusotra minūte vēl pirmajā puslaikā. Atpakaļ Didakam. Didaks Diegu. Atpakaļ Vācakam otrais nerīgzot. Tā būtu otrā piespēle nedēļas Brīsens Rīgai. Un Labuts atvaira sitienu, bet būs stūris Barsēm. Jā, par Rikardiņu runājot, to, kas ir Rikardiņu futzālā, to mēs varam novērtēt tad, kad uzvaram Turkus ar 22-1 un visi Turku spēlētāji pēc spēles fotografējas ar Rikardiņu. To mēs varam novērtēt tad, kad Rīgas klubs uzvar itāliešus un itāļu rezervisti tribīnē sēž ar nevis rezervisti, bet pieteikumu netikušie tribīnē sēž ar Rikardiņu kartītēm. Tā kā, to mēs tad varam tikai tad novērtēt tiešām, kas ir Rikardiņu tēla futbolā. Pitu. 1-2 izspiež viņu ārā rīdznieki, bumbai būtu jābūt mainiekiem, un tieši tā arī ir Angļu tiesnesis. Daļai nomaiņa Barsai, laukumā atgriežas Turē, nomaiņa viņš Diegu. Un tūlīt sāksies pēdējā minūte pirmajā puslaikā. 1-1 uz tablo Rikardiņos ar bumbu tālisam. Kiki Vaparaki pie bumbas. Nav bijis daudz iespēju šādu pakontrolēt pozicionālu bumbu Rīgai. Paskatīsimies, ko tad Rīga māk arī šādā futbolā. Talis, Seržiņu. Tālējs no gaisā tuvajā stūrī, bet Didaks, protams, pieņems pozīciju. Ja vien Rupji nekļūdās, šeit neko īpaši nevarēja izspiest šajā epizodē. Tālis, bet arī no gaisa pamēģināja uzsist. Ja stūrī vismaz dabū. Eriks, Mendonsa. Turē. Formāli skaidrs, laikam Barsas audzēknis, jo Barsa B komandu pārstāv, bet Barsā viņš ir tikai 2. vai 3. sezonu, pirms tam Aksēs. Komandā spēlē Francijā, Francijas izlases futbolists, protams. Un Francija diezgan tuvu tam, lai debitētu pasaules kausā. Vēl pēdējie 2, varbūt pat 1 tikai solīts jāspēr. Atlases kārtā, kas decembrī ielīdz kārtu tiks pabeigta. Un gan Spānija, gan Francijas savu grupu pirmajās vietās. Sitiens Seržiņu tālajā stūrī tēmē. Drusciņi pietrūks Seržiņu. Seržiņu, ja Tālis ir labākais vārdgojs Čempionlīgas sezonā, tad Seržiņu izdarīs visvairāk sitienu. Tā kā Seržiņu arī bija potenciāls daudz vairāk vārtu gūt, jo nav tikai sitienu statistikai bijuši ārkārtīgi daudz ļoti labu momentu. Viņam ir bijis, kurš viņš nav spējis realizēt. Bet Labuts vēlreiz ir cietis. Atgādinu, ka Labuts, ja pareizi pamanu spēļu laikā, tad ar labās kājas ceļgala traumiņu spēlē jau kopš pirmā mača. Un tas laikam arī daudz ko paskaidro, kāpēc vairāk tādi dīvaini vārti tik ielaist, kurus Labut līmeņa vārds gan būtu jāpaņem. Bet ļoti daudz arī glābi šajā turnīrā, tā kā 2-3 varbūt vārti ne tie labākie, bet ļoti daudz epizožu arī Igoram bijis. Igors, ap citu, arī šajā turnīrā izdarījis, nevis šajā turnīrā, bet šajā sezonā izdarījis 6 relatīvas piespēles. Čempionlīgā gan tā statistika nav varbūt tik precīzi UEFA samērā īpatnēji tās piespēles skaita arī iepriekšējā mačā. Rīgai šķiet, ka nevienā no 5 vārtiem nebija relatīvas piespēles, lai gan tam es galīgi negribētu piekrist. Kaut vēl Ladarinkus vārtu gūms, es gan neatceros, kurš izdarīja to piespēli, vai tas bija Kiki vai kāds cits, bet Vlads apspēlē neapšaubām, bet viņam arī kāds piespēlēja pirms tās fantastiskās epizodes. Labuts ir atpakaļ kājās, vēlam viņam, vēlam Talisam, vēlam Vargasam un visiem pārējiem veselību. Vēl 20 minūtes un 8,4 sekundes šajā vakarā ir jāiztur. Kiki raida bumbu uz priekšu, Tālīs. Būs pēdējais sitiens, Sānauts, 1,9 sekundes vēl paliek, vēl var pamēģināt izdarīt. Kādu kombināciju, vienu piespēlīt un sitiens vienā pieskārienā, to vēl var paspēt futzālā izdarīt. Tālis pie bumbas. Rikardiņu, klasiski stūris, laikam nav arī stūra, un 0,5 sekundes, tas gan pirmajā puslaikā ir viss. 1-1, Rīga atspēlējās, bet visa intriga vēl mums ir priekšā. Neizšķirts šobrīd grupas vadībā
atstāja Rīdzniekus, bet vēl viss izšķirsies nākamajās 20 minūtēs. Tagad maz pauzīt, 15 minūtes, 13 minūtes, kā kur reizīt, cik ātri vai vēlu komandas atgriežas no ģērtuvēm, bet pavisam jau drīz tiksimies ar šīm divām vienībām, bet pārtraukumā atgādināsim labākās epizodes no iepriekšējās spēles Čempionu līgā. Kas ir veselība? Veselība? Tā ir pastaigas svaigā gaisā. Veselība ir pasportot. Veselība ir neaizmirst par sevi un baudīt mazās dzīves lietas, jo kādu dienu taču mēs atskatīsimies un sapratīsim, ka patiesībā tās nemaz nebija tik mazas. Mēs Mēness aptiekā ticam, ka veselībai ir jābūt pieejamākai ikvienam no mums. Tieši tādēļ mūsu profesionālie farmaceiti ir vienmēr pieejami tur, kur esat jūs. Mēness aptieka ar īpašām rūpēm par jums. Cik labā sportiskā formā tu esi šobrīd? Ļoti. Labā. Monako menedžments man izlūdzās, lai es startēju 30 km pa kalniem, jo tur Monako GP, es tikko biju atkal Monako, un tad Monako GP viņiem bija desmitnieks piecīts, un viņi tur ārprātā skrien, bet vairākus gadus viņi tur skrējuši ir pasaules, Spānijas, Eiropas rekordus, bet tur speciāli taisīja no tuneļa, tad starts no Nīcas puses caur tuneli downhills, radikāls downhills, un to nevar fiksēt kā pasaules rekordu, bet viņi 26 skrien, desmitnieks, 12. Vispār ārprāta. Labi, man nevienam nekas nav jāpierāda, un es arī labprāt noskrietu piecītu vai desmitnieku, teiksim 29, 40, ja? Bet vai es no tā saņemtu kaifu? Nē. Un tad pēkšņi parādās 30-nieks, kur 8,9, ja nemaldos, kilometri būs pie 30% inklēni kalnā. Kāpums. Tas jau ir interesanti, es piekrītu. Tu piekrīti? 11. februārī, jā. Tev vēl laiks gatavoties? Pietiekami. Ko nozīmē tavā gadījumā gatavošanās? Es skrienu katru nakti rītu, 3, 4, es nezinu. Ja, man ir vēl viens partneris, jā, mans melnais vilks, Togo, kurš mani pietiekami labi izvelk to saucamo kadenci, jā, tad es sasaisties skrienot, tagad būs sarežģītāk, jo slidens. Tad viņš mani izvazā arī 23 km/h. Pa 2,40 km es īsti pats nevaru paskriet, Togo mani izvelk. Viņš sasaistēs skrien. Un tad reizēm es pakārtoju savai metodikai, tad sagatavojos tam skrējienam. Jo es jau, protams, viņu var arī, viņš ir ļoti spēcīgs suns, ja? Es viņu varu arī bremzēt, bet man ļoti jāsaņemās. Ja? Bet tad, ja ļaujamies, tad viņš ir sprinters, viņš to trīnīt man vienkārši tad es dabūnu savu to šūnas atmiņas, to kadences momentu. Bet kas īsti mainīsies? Ienākot Aleksam mūsu dzīvē, radikāli samazinājās kilometrāža, lai neteiktu vairāk. Radikāli, vismaz 10 reizes. Tad krāt kilometrus man īsti nevajag, jo mēs jau runājām, sākot mūsu sarunu. Tu jau savu esi noskrējis, vai ne? Savu miljonu jau ir. Nobraukums jau ir. Kaut kāda specifiska sagatavošanās. Un atkal ir vietā teikt, ne jau man ir jāuzteic tie 30 gadus jaunākie tie etiopieši un kenijieši. Man vienkārši jābūt apmierinātam ar to, ko es tur izdarīšu. Un ja es būšu apmierināts, tad viss ir kārtībā. Aigar painformē noteikti, kā tev būs gājis, ne? Februārī pilnīgi noteikti. Un, atturoties, Domina Shopping saka tev paldies un dāvina tev nelielu dāvanu kartīti, tā ka tu, starp citu, vari arī šeit ar Togo nākt savu 4K draugu, jo šis iepirkšanās centrs ir vienīgais Latvijā, kur tu vari nākt arī saviem labākiem draugiem. Es pamanīju, starp citu, es domāju, ka tādas milzenes... Vari ņemt šo līdzi? Jā, es tādas, Viņš te būtu izrādījis pusveikali. Jā, te būtu jautri, jā. Bet tad mums būtu, tad mēs abi sarkaniem vaigiem, jā. Ja viņš ir dabūjis savu, viņš ir tāds pats straks kā saimnieks. Ja viņš ir dabūjis savu, viņš ir noskrējis, tad viņš... Visi mājdzīvnieki līdzīgi saviem saimniekiem. Šis ir vizuāli līdzīgs? Šis ir vienīgais, tāpēc
šeit ir tetovējums, ja, Jā. kur ir Togo bilde pēc pirmā pusmaratona. Ja, un šī ir vienīgā dzīvā radība vispār manā dzīvē, kurš ir mans spogulis. Aha. Togo jau padzīvojis jau čals, ja? Nē, viņam ir pats. Labākajos gados? Viņam ir 3,5, tikpat cik mūsu mazulim. Tā kā saimnieks, ja? Labākajos gados. Viņš ir reāli ķerts, tik ķertu radījumu otru, izņemot mani, es neesmu saticis. Tā kā viss kārtībā, pozitīvā ziņā. Telefutbola elites kārtā Čempionu līgā Riga FC pret Itālijas čempionu vienību Čita Dieboli. Pēc punktiem izteikti Francijas klubu labā otrajā puslaikā, lai arī labi piespēlē un skaisti pārmet pāri Labutam, bet par laimi mums pāri arī Mārta Pārliknim. Strāzniņš vispirms saslima Maksims Sengs, pēc tam Maksims atgādās ierindā, bet saslima arī Arturs Strāzniņš un kas par tālsitienu Dalsins! Gandrīz no laukuma centra, bet arī ļoti labs tiešām tālsitiens ass zem vārtu Pārlikņa bumbai ejot uz augšu vēl pie vārtu līnijas un ļoti nepatīkums sitiens Vārsargam un Vārsargs pārspēja Vārsargu. Kozlovskis sitiens, labs sitiens, bet Dalsins glāb. Pagaidām pirmās 7 minūtes pieder Dalsinam. Gan guvis vai nepaplašināja ķermeni vai neaizskavēja bumbas ceļu uz vārtiem vai uz priekšu, bet īstenībā Dalins, bet tomēr tas nedod uzbrukumu turpinājumu. Un jau labs moments pretiniekiem. Labi aizsardzībā nospēlē Talis. Kiki. Talis! Spēcīgi, bet drusku. Rikardiņu nērtā kāja Dalsins! Priekšsirien ar labo kāju pat diezgan labi īstenībā uz Rikardiņu. Zaudējot, Rīga vairs nebūs pati savu noteicēja un sitiens Dalsins un vēlreiz Dalsins! Talis un pēc tam jau īpaši Dilans Vargas. Luparensai, kuru tobrīd trenē Velācko pašreiz Barcelonas treneris un 0-2 ļoti labs stūrs sitiens. Stūrs izspēle un no gaisa Venanciju. Gūst vārtus un dubulto Rīgas pārsvaru. Dalsins. Talis māna, 1-2 iet, un abi divi tiek nomali. Talis nogulda un vārti Talis! Trešie vārti divos vakaros un gāja 1-2, izmānīja abus divus. Kur tur pazuda abi divi aizsargi? Grūti man pateikt, pēc tam noguldīja vēlreiz un iesita šoreiz. Talis un Rīga ir atpakaļ. Arī, protams, Kozlovskis, arī Rimkus. Rimkus skaisti nospēlē, Vlads Rimkus 1 pret Vācargu. Rimkus vārti! Vlads Rimkus! Un arī šie ir izcili skaisti vārti. Kā nospēlē Vlads Rimkus? Divu Latvijas izlašu spēlētājs futbolā. Izcili palaida bumbu starp kājām, gan sev, gan pretiniekam. Un arī Talis Dalsins. Bet arī tāds ass sitiens aizsargā atkal. Un rāda kā roku bloķējas sitienu Rikardiņu, un tā arī ir dzeltenā kartīte un arī 6 metru soda sitiens. Bet svarīga arī reakcija. Karjoka labu cielaiši tomēr. Jau tik tuvu bija Igors laimēja, bet tomēr pietrūka. Pirmo reizi redzam, ka Rīga arī standartus mēģina izspēlēt pēc iespējas ātrāk. Grib noķert pretiniekus uz izbrīņu iespējams. Varbūt kaut kur paskatījās vakardienas epizodes, ka varbūt Dalsins pretuzbrukums Eboli. Karjoka, Labuts. Joprojām Karjoka pret Vargasu. Citās grupās Benfica uzvarēja Kairata 3-2 un spēra platu. Talis krīt un būs pendela jautā. Varētu būt arī sarkanā kartība. Pats nopelnīja, pats sitīs, tāpat kā vakar Talis un vārti. Arī Montefalcone bija ļoti tuvu tam, lai atvairītu sitienu. Labus bija drusku tuvāk, bet arī Montefalcone bumbu skar. Kadros arī varēja. Un vēl gan ļoti laba standarta izspēle un Venanciju. 4-3 atpakaļ vadībā Eboli. Tiešām divas labas izspēles no standarta. Tagad jautājums, cik ilgas minūtes otrajā puslaikā spēles leģionāri. Talis apspēlē Venanciju. Talis atrod Kozmins izglāba Dalsins. Labi nospēlē Vārtsargs. Rikardiņu. Pēc ilgākas pauzes Dalsinam ir jāglāb. Nevis ir jāglāb, bet viņš to var darīt. Da Silva, bet Vargas atgūst bumbu. Vargas 1-1 pret aizsargu. Vargas sit vārti, Dilans Vargas aizsargā. Ai, ļoti labs sitiens, ļoti laba mājkustība pirms sitiena izkārtojas jau sitienu pozīciju. Un 4-4 uz tablo. Dilanam Vargasam, gan pirmie oficiālie vārti šajā Jelgavas mini turnīrā.
Un Champions League sezonā viņam jau 2-1 pretbrukums Sancenšiem. Da Silva Labuts izglāba savu komandu. Pretbrukums jau Rīgai 2-3, 3-3. Seržiņu sitiens Dalsins izglāba. Liberti, Rikardiņu. Liberti tomēr Talis. Kiki. Kuzmins virsū Dalsinam, vēlreiz Kuzmins, vēlreiz Dalsins. Liberti jau pretbrukumā, Liberti pret Talis apspēlē, Liberti, Labuts ārā no vārtiem, Labuts. 5. sots varbūt, nē, tomēr nav, bet Kuzmins 2 pret Vārtsargu un nav vārtu, kas par epizodi Rīgai. Vargas sit virsū Dalsinam, Karjoka. Vārti tukši, Liberti, Labuts. Neatver šo koridoru. Vienreiz atvēra, bet Labuts izglāba Rikardiņu. Un vārti Rikardiņu 5-4! Gluži kā vakar Rīga pirmo reizi vadībā nokļūst tikai pamatlaika pēdējā minūtē. Bet tas ir īstais brīdis, kad vadību vajag iegūt. 31,8 sekundes vēl paliek. Un tas arī viss. Otrā uzvara 5-4 divās dienās. Lūk, pirmā puslaika statistika starp Rīgu un Barsu. Protams, ka Barsai pārstāv 16-4, Sidonavas mērķi 22-9, sitienos pavisam 10-3 stūrstienos, bet domāju, ka piekritīsiet, ka 1-1 galīgi nav sensacionāls rezultāts tieši pēc tā, ko mēs redzam laukumā. Barsai labāka, Barsai vairāk uzbruk, bet tā atšķirība nav tik milzīga, nav tik kosmiska, nav tik nepārspējama. Vai tagad runāt par to, ka Barsai būtu jābūt jau vadībā 5-0 vai 5-1, un tas nenotiek. Rīga arī savas iespējas vairākas neizmantoja un atspēlējās kārtīgo reizi jau šajā turnīrā, pateicoties punkts Andrei Koeļu, kuram ir ieskatīts oficiāli šis vārtu gums savos vārtos. Lūk, arī pirmais vārtu gums Adolfo, ar otro piegājienu pārspēja viņš Igoru Labutu, bet pēc pirmā puslaika 1-1 un Barsai, ja Barsa negrib otro gadu pēc kārtas netikt fināla četrniekā, Barsai īstenībā ir jāpalielina apgriezieni, jo šobrīd nav tā, ka viņi spēlētu tā, ka varētu sacīt, ka agri vai vēl tiem vārtiem būtu jāatnāk. Pret Itāļiem varbūt tā varēja sacīt, un tie vārti beigās ir atnāca, bet šeit tomēr it kā spēles gaita samērā līdzīga, bet ar to atšķirību, ka Rīgai arī pretspēle tomēr ir labākā līmenī, un jo īpaši, ka laukumā ir vislabākie spēki, tad tas ir jūtams, ka Rīga jebkurā brīdī var arī pati izveidot sev momentu, nevis gaidīt tikai šādas iespējas, kad Andrē iestīs savos vārtos. Rīga var arī pati veidot. Atceramies Rikardiņus, atceramies Talisa momentu, atceramies Kuzmina atlēkušo bumbu pēc Rikardiņu sitiena. Rīgai momenti ir, to nav ļoti daudz, bet pietiekami, lai mēs varētu runāt par to, ka laukumā tiešām spēlē divas dažādas komandas. Nevis viena dominē, otra aizstāvs. Lūk, arī Latvijas karoks apsveic vēlreiz visus ar to, ka pēc 2 gadiem ar Astīt Rīgā un Kaunijā notiks Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Abas divas izlases arī pirmoreiz vēsturē spēlēs Eiropas čempionātā. Lietuvieši esmu spēlējuši pasaules kausā, Latvija arī pasaules kausu nav izdevies sasniegt. Arī tādā ziņā vēsturisks turnīrs, un vispār, ja tā padomā, tad varētu būt, ka pat 2026. gada janvārs arī varētu būt tikai nākamais datums, kad Latvijā būs nākamā
turnīru oficiālā spēle, nevis pārbaudas spēle, jo šķiet, ka līdz tam laikam pasaules kausa kvalifikācija nākamā varētu arī vēl nesākties. To gan es šobrīd no galvas runāju, varbūt arī kļūdos, bet ļoti iespējams, ka tā arī varētu būt. Antonio Pēres, Spānijas U19 izlases sastāvā savulaik Rīgā kļuva par Eiropas čempionu, bet šobrīd Jelgavā viņš ir 20 mūšā tālumā no fiasko. Cerēsim, novēlēsim to, lai tā arī notiktu. Rīdznieks sāk šo puslaiku no laukuma centra. Talis, numur 37 pie bumbas, laukumā arī 2 argentīnieši. Rombu maliņās, Dilans Vargas, numur 3, numur 22, Kiki Vaparaki, numur 24, Rikardiņu, vārtos Igors Lābuts, protams, joprojām ar 23. numuru. Barsai vārtos Dideks Plāna, numur 21, tāpat numur 3 Mateus, numur 6 Antonio, numur 10 Pitu un numur 8 Adolfo. Komanda galvenie treneri. Un moments Barsai jau Mateus netrāpat laiku šo bumbu Pito. Labi iespēja Barsai jau 20. sekundē atgūt vadību. Komanda galvenie treneri Jesus Velasco Barsai, spāņu speciālists un Dmitrijs Akauļevs de facto Rīgai. Vitols Masalis, viņa asistents šovakar, bet licences dēļ oficiāli pieteikumā, ka galvenais treneris ierakstīts un īstais galvenais treneris vismaz pirmajā puslaikā bija dažu metru attālumā no manis šeit pat tribīnēs blakus Aleksandram Dibrīvnijam, arī labi zināmam trenerim, kurš šobrīd strādā Igaunijā, bet arī Latvijā ar Nikoru ir strādājis, arī elites kārtā ir strādājis. Pirmais noteikuma pārkāpums jau Rīgai, 37. sekundē. Dilans Vargas pārkāpj noteikumus pret Pitu. Pitu šeit, kad dabūjas arī pa zobiem sāpīgi. Tā kā maza pauzīte, bet pirmais sods Rīgai. Pirmajā puslaikā sodu bija daudz, bet līdz sešniekam joprojām vienīgo reizi ir tikusi Rīga šajā turnīrā. Līdz desmitniekam atvainojas. Sešnieki sisti 3 reizes, 2 reizes Rīgas spēlēs. Vienu reizi arī Vārsa pret Ebolī izpildīja, kad Tēla iesita. Tā, nu šeit laikam nevis pa zobiem dabūja, bet pēc tam jau krītot pret Alisa kāju atdūrās. Arī Artjoms Milovs ieradies RFS prezidents, kas arī teikt paņēmis Nikoru oficiāli savā struktūrā, tā kā abi 2 Rīgas klubi ir zem lielajiem Rīgas klubiem un Rīgas derbijas arī futzālā. Parādās ar fanu grupējumiem arī uz savstarpējiem mačiem un arī šajā ziņā futzāls parādās tiešām kā nopietna spēles, kurien nākt. Protams, pārējās komandas šobrīd ir diezgan tālu no abiem Rīgas grandiem, bet fināla sērija domāju, ka varēsim gaidīt un kas par iespēju Rikardiņu. Rikardiņu bija jāpanāk 2-1. Jā, no Rikardiņu bija tālstiens no sarežģītas situācijas. Šeit bija daudz vienkāršāka epizode, kas par piespēli, kurš Talis iedeva, bet Rikardiņu neiesita. Diemžēl, joprojām 1-1. Varēja atkal būt Rīga. Komanda, kur pārņemt vadību, nevis atkal, bet atkal neizmantoja šādu iespēju, jo arī pirmajā laikā pie 1-1 bija tāda iespēja, arī pie 0-0 bija momentiņš. Talis iet garām Antonio, Talis krīt, pārkāpuma nav, vai tomēr ir noslupi. Vedrans tāds troksnis šeit Zemgals Omskajā centrā, pārpildītajā Zemgals Omskajā centrā, ka pat neko nedzirdēju, bet bija. Nu, tā uz robežas īstenībā Antonio, es saprotu, kāpēc viņš ir neapmierināts, bet trāpīja kājā. Bumbā nospēlēja, bet arī kājā trāpīja, tā kā pārkāpums varbūt neapšaubāms, bet diezgan likumsakarīgs. Un 1-1 sodos. Pirmā pusotrā minūte, otrā puslaikā. Šo puslaiku arī kopā jums būs Agris Suvaizda un atceramies, gaidām pēdējo minūti. Iepriekšējās spēlēs viss izšķīrās tikai tad. Par laimi Rīgai par labu. Rikardiņu pie bumbas. 2 spēlētājs iedniņā, bet futzālā ļoti reti īstenībā tas spēlētājs, kurš ir pie bumbas tiešos brīvsienos izdara arī sitienu. Vai nu pārlec, vai piespēlē, vai kaut ko citu izdara, bet tāds tiešais sitiens īstenībā, ja ir ļoti laba pozīcija, tad jā, bet citādi ļoti reti. Talis sitiens bloķē Antonio. Rikardiņu no Antonio bumba nepārlidos pāri, bet bumba paliek Rīgai. Kad šis četrnieks laukumā Rīgai, tad tiešām arī Barsu viņu spēja iespiest. Talis ar visu savu nogurumu, ar traumu, arī šādā līmenī, fantastiski spēlē. Un, ja Rikardiņu karjera iet uz beigām, šī
pats arī vēl nesen sociālajos tīklos vēlreiz apstiprināja, ja nu kāds vēl šaubās, tad šī ir viņa pēdējā Champions League sezona, diezgan droši. Tad pārējiem leģionāriem šī ir iespēja tiešām arī pacelt savas akcijas. Vai nu Rīgas vadības acīs, vai varbūt kāda cita telefutbola kluba acīs. Kaspar izspēle Barsai, bet nenoslēdz. Arī šeit nenoslēdz, bet atkal atrada brīvo Pitu kreisajā malā. Kiki. Labi iziet ārā Rīga, bumprums Barsai, bet varēja būt arī sliktākās stāvoklī. Šo bumbu zaudēt rīdznieki. Antonio. Adolfo tiek garām Rikardiņo ātrumā, protams, ka Rikardiņo nevar tādā 1-1 sprintā tikt līdz jaunākiem sancenšiem. Talis iet garām, Antonio tik viegli neapspēlēsi. Laba kāja darbība Antonio un arī šeit aptur viņš Talisu, bet Cānauts Rīgai un labs nogrieznis rīdzniekiem. 2 momentiņi jau bijuši Barsai šajā puslaikā, bet ir labai nogriežņi Rīgai. Talis, tas, ko es teicu, Barsa ir laba, Barsa varbūt pēc tādiem boksa punktiem ir labāka, bet Rīga galīgi nav švaka. To mēs ļoti labi redzam. Rīga galīgi nav švaka un šādos brīžos, tikai šādos brīžos tu tiešām pa īstam beidzot novērtē, kas par spēlētājiem ir atbraukuši. Var viņi graut dāņus, turkus, jebko viņi var graut, bet tas līmenis jāparāda pret visstiprākajām komandām pasaulē un vismaz šobrīd viņi to parāda. Bet nu joprojām 17 minūtes ar pusi līdz spēles beigām. Vadībā Rīga grupā, bet nu joprojām droši vien favorīts statusā ir Barsa kopsumā. Tā kā vēl ir grūtas minūtes priekšā, bet šobrīd ir pamats optimismam. Ir pamats vairs ne tikai sapņot, bet jau domāt par kaut ko reāli. Diegu pret Kiki. Katela iet garām, bet netiek garām un Talis jāaiziet ārā, bet drusku cieti šajā divcīņā Katela, tāpēc pirmkārt neiet pats presingā un tāpēc arī Talis var mierīgi bumbas iztautā, jo Barsa tūlīt viņam to atdos. No potenciāli bīstams epizodes Talis tiek ārā ļoti vienkārši pretinieka traumas dēļ. Pitu, protams, bumbā dot. Pirmajā spēlē bija epizode, kur arī bija fair play, bet francūži bija neskāpēc nomainījuši vārdsargu, atdeva bumbu, bet itāļi bija nomainījuši vārdsargu. Francūžiem atdeva bumbu un francūži, protams, pagaidīja arī, kad vārdsargu nomainīja atpakaļ. Varēs izpa tukšiem vārtiem mierīgi, bet neizmantoja šo situāciju. Pitu tuvajā stūrī, bet kad vārdsargs ir tuvajā stūrī, tad tiešām tur jābūt milzu rupjai kļūdai no vārdsarga puses, lai iesistu. Antonio. Tāpēc šādās epizodēs maksimums droši vien, ko var izdarīt, nopelnīt stūri, vai arī varbūt pats maksimums ir dabūt atlaikušo bumbu laukumā. Tas gan būtu varbūt pat vēl izdevīgāk pa stūri. Labu tam jāspēlē izgājienā, to viņš arī izdara. Pārliecinot nospēlē Igors, Kiki, Talis. Spānijas, Portugāles čempionāti nevar būt tie skanīgākie klubi, bet tomēr Portugāles top 4 komanda. Nav Benfica, nav Sporting, bet tik un tā laba līmeņa komanda. Kiki arī spēlē Spānijas čempionātā, Itālijas čempionātā, Katānijas sastāvā 2 sezonas pavadīja. Arī nav top klubs Itālijā, bet tomēr arī laba līmeņa līgas. Galā atgādinot, ka Kiki spēlējis 2 pasaules kausa finālos. Arī Copa America pašreizējais čempions ir tieši viņš un tieši Argentīna. Ar visu to, ka Brazīlijā bija Pitu, bija Ferrau, bija arī Mateus sastāvā. Copa America 2022. gadā, tik un tā Argentīna pusfinālā uzvarēja un pēc tam uzvarēja arī finālā. Pusfinālā uzvarēja Brazīliju. Ar visu pašu draudīgo Ferrau. 3-kārtējo pasaules labāko futbolistu, Barsas līderi, bet cilvēki, kurš ir traumēts jau kopš augusta. Tā kā Ferrau, Lozano, Gonzales un Aleks. Šie 4 spēlētāji ir traumēti Barsai. Tikko no traumas atguvās Mateus un otrais vārdsargs Fešas. Un Talisam jau pirmā reize šovakar, bet vismaz 5.-6. reize šajā turnīrā, kad viņam tiek sniegt palīdzību. Tā kā novērtējam arī to, ka caur sāpēm, ar traumām turpina spēlēt gan šis spēlētājs, gan arī vairāk citi noteikti, par kuriem arī došiem vairākiem es arī nemaz nezinu. Pārgāvums Rīgai, 2. sods. Uz kartītes robežas varbūt gluži ne, bet tāds pās sods Dmitrijam Kuzminam. Lai gan Dmitrijs īsti nepierīja, ka būtu nospēlējis ar Elkonu, bet
Otrais sots Rīgas komandai. Agri abas divas komandas pa vienam sodam nopelnīja. Otrais sots bija samērā ilgi jāgaida. 3-4 minūtes. Labi spēlē Pitu, bet viņš ir 1-3. Un arī viņš šeit netiek galā. Labuts pie bumbas. Kuzmīns Koeļu viņa apsteidz. Jāstrādā aizsardzībā Koeļu. Labuts atlaikusī bumba pārisita Ģegu. Labuts neapmienāca to, ka atlaikusī bumba bija bez cīņas pie Ģegu. Bet arī šeit gluži pats droši vien arī ne tā labākajā veidā bumba atvairīja. Protams, spēcīgs siliens arī sejā. Tas nozīmē, ka nav tik vienkārši arī rokas salikt. Zaudēja bumbu Kiki, 1-2 pretbrukums un Katēlā, diemžēl Bārs ir atpakaļ vadībā, atpakaļ grupas pirmajā vietā. Jā, visbēdīgāk ir, ja šādu vārtu dēļ tiks palaists garām sapnis, jo lai Bārsa iesi tādus vārtus, kādus cita iekšā Itālijas klubs, tur tiešām bija augsta līmeņa vārtu gūmi, bet ne jau šādus. Šādus ielēst ļoti apbēdinoši. Zaudēt bumbu savā laukuma pusē, uzsit tieši augšstilbā Kiki un izspēlē Bārsa tomēr šo iespēju. 1-2 atkal Rīgā jāatspēlējas. Rīga tik daudz reižu to šajā turnīrā ir izdarījusi, ka jāturpina ticēt. Arī šeit Kiki bumbu zaudē, bet jautājums, cik daudz spēka ir palicis, jo tā ir iztērēts ļoti daudz šajās dienās. Katēlā. Katēlā un 4. vārtu Čempionlīgā. 11 vārti viņam virslīgas čempionātā Spānijā. Otrais sots arī Bārsai. Šeit varēja arī nesolt īstenībā. Potenciāli uzbrukums varēja turpināties. Seržiņu prasa arī dzelteno kartīti, bet arī tās nav. Seržiņu iet garām Ģegu. Seržiņu! Tur ir Koeļu, bet atlaikusī bumba ir autā. 15 minūtes, 19 sekundes laika Rīgai. -1 futzālā gan nav nekas traks. Kiki. Laikam jau, ka paguva nolikt kāju priekšā un sagaidīt pareizi aizsardzības stājā, bet, bumba jebkurā gadījumā paliks Rīgai. Nospēlēja bumbā, viss šeit visdrīzāk bija kārtībā. Bet bumba Rīgai. Vargas pie tās. Stūrstiens. Mainiekiem Kiki meklēja viņš uz 6 metru atzīmes. Gatavojas laukumā agresies arī Rikardiņu un Tālis. Labuts met Kuzminam. Didaks spēlē, bet spēlē tikai šādi. Ģegu. Uz pārkāpuma robežas un pārkāpa šo robežu Kiki. Trešais sots Rīgai. Ne tā labākā nomaiņa pasaules čempionam tomēr. Katēlā pret Kuzminu. Ģegu. Bloķē Kiki un bumba Bārsai. Ja kāds nezina vai kāds ir aizmirsis, ar ko tad šodien darīšana jāatgādina. Barcelona 12 sezonu, iepriekšo 12 sezonu laikā Čempionlīgā fināla četrniekā tikus 8 reizes. 4 tituli 2012, 14, 20, 22 gadā, 2 fināli 15. 21. un vēl arī 2 bronzas medaļas. Tālis pretbrukumā, Tālis krīt un jābūt 3. sodam, vai būs kārtīti, laikam, ka nebūs. Laikam, ka vēl nebija tik tālu aizskrējis, lai... tomēr būs gan ar maz nobīdīt angļu tiesnesis kārtīti parādīs. Pirmais brīdinājums, laikam, šajā mačā. Tu dabū Andreju Koeļu. Andrej jau spēris ir otro soli pretī tam, lai tiktu uzaicināts uz Rīgas komandu. Iesit savos vārtos, dabūs dzelteno kartīti, bet šeit varbūt būtu bijis labāk, ja viņš būtu palaidis Tālis 1-1. Sodos 3-3. Jāspēlē kaut vai sodiem. Arī tā ir iespēja. Tālisam ir labs sitiens no 10 metriem. Arī labs sitiens no 6 metriem, kā mēs redzējām. 14,5 minūtes vēl jāspēlē. Tālis. Aizvēr ciet Kuzminu piespēles līniju. Zaudē bumbu Tālis. Pretbrukums Bārsai 3-3. Un Kiki nospēlē papēdīti. Viss precīzi. Kuzmins 1-1 pret Koeļu. Kuzmins ap Portgalu. Didaks savāt atlaiku šo bumbu. Ģegu. Iepriekšējās 2 spēlēs pa 3 reizēm Rīga atspēlējās no 0-2, no 2-3 un no 3-4. Kā viss vēl šajā vakarā cenas priekšā. Rikardiņu cīnāts par bumbu. 4. sots. Bet kurai komandai? Rīgai laikam. Tribīnas Ujina. Tā kā laikam Rīgai 4. sots.
Rikardiņu šajā divu cīņā. Abi viens otru pieturēja. Nu jā, droši vien taisnība. Pirmais bija Rikardiņu, kurš šo kontaktu ar roku pārāk tomēr atklāt nospēlēja. Tā kā viss pareizi, 4. sods Rīgai. Eriks. Labi piespēle Erikam, bet Tallis paguva, bet tik un tā bumba paliek Barstai Adolfo. Diegu. Eriks. Adolfo. Diegu. Coelho. Eriks. Coelho. Vēlreiz Diegu. Ilga bumbas kontrola Barsai. Futbolā, protams, ka arī ļoti sarežģīti tik ilgi bumbu kontrolēt, kā to Barsa dara lielajā futbolā, bet arī, protams, ka šeit ir pietiekami sarežģīti bumbu atņemt. Jo īpaši bumbas kontroli kaut kur laukuma daļā, nevis pie aizsargājušās komandas sodu laukuma. Piespiež šādu piespēli izdarīt Rīgai, un Kiki mainās, Vargas atpakaļ laukumā. Mateus, Eriks. Diegu labi nospēlēja Diegu, bet tomēr nesavalda šo bumbu. Mateus un auts Rīgai. Nu, par vārdsargu maiņu vēl ļoti pāragri domāt. Vēl minūtes 10, domāju, ka mierīgi var spēlēt vienādos sastāvos pie -1. Itāļi šodien noņēma vārdsargu 7, laikam, ar pusminūtes līdz spēles beigām, bet tas jau bija pie -2 un situācijā, kurā derēja tikai uzvar. Tā kā tur bija jāatspēlē 3 vārti, principā. Tur bija jāgūst 3 vārti. Rīgai šobrīd pietiek ar 1 un Vargas. Stūris. Nu labi atrada starp Barsas aizsargiem Vargasu. Nebija gan īpaši daudz laika atvēzēties un izdarīt spēcīgāku sitienu. Tallis. Žēl, ka šī bumba neaizgāja līdz Kuzminam. Bet varēs turpināt uzbrukumu Rīga. Kozlovskis kājās, tā kā kādā brīdī laikam Artims varētu atgriezties laukumā, bet nu šodien, protams, ka latvieši spēlē maz. Un sitiens Tallis izpildījumā Didaks. Rimkus Čeika vispār nav bijis laukumā. Raškovskis, kurš uz vienu nomaiņu pagājušajā mačā parādījās, arī nav bijis laukumā. Nu, Mickevičs uz 1, varbūt 2, bet arī īpaši nevairāk laikam bija šovakar. Tā kā Kozlovskis bez Kuzmina, laikam tāds vienīgais no vietējiem spēlētājiem, kurš spēlē samērā, nu vai regulāri to var nosaukt, nezinu, bet vismaz pie pieteikami vērā ņemamām minūtēm var tikt. Bet nu skaidrs, ka spēles beigās, jo īpaši kā arī viņš varētu spēlēt maz, lai gan kā reiz, ja Arķemam ir savs trumps, tā noteikti spēlē ar bumbu un vairākumā, piemēram, 5 tā arī viņš varētu būt pietiekami noderīgs. Jo no latviešiem, protams, lai šādā leģionāru komandā, šāda līmeņa komandā iekļautos, lai jābūt savam trumpim. Nu, Arķemam tā ir spēlē ar bumbu tehnika, Vladam tas droši vien ir ātrums, Dmitrijam spēks un noslēgums sitiens, iespēja spēlēt kā stabam, tāpat kā Andžējam Mickevičam. Gribēja piekļausos dabūt Barsas. Tātad šodien īsumā ļoti maz tēlo Barsa iepriekšējā spēlē arī, bet nebija pamata. Tur 7-0 bija vadībā, Barsa nebija jēgas tēlot. Pirmajā mačā pret Itāļiem gan bija ļoti daudz epizožu, kurās jau īpaši portugāļu spēlētāji pirmās iespējas rādīja noteikumu pārkāpumus, un tiesnešu brigādi gan viņam īpaši neticēja. Un diezgan pamatot to darīja. Tallis. Tallis krīt arī šeit, protams, ka nekā nebija. Tribīnas sula, bet tas ir normāls futzāla aizsardzības paņēmiens. Eriks pie bumbas. Adolfo. Ieskaļot vārdsargu 2 Spānijas izlases spēlētāju laukumā, 2 Brazīlijas izlases spēlētāju laukumā un arī pasaules čempions Eriks Mendonsa laukumā. Tā kā, varat novērtēt paši Barcelonas pēdiņās novājinātā sastāva spēku vai vājumu. Rīgā šobrīd Seržiņu, Kozlovskis, Vargas un Rikardiņu un Labuts laukumā. Mateus. Didaks.
Adolfo, pirmo vārtu autors šajā vakarā. Eriks. Projām Rīgā jāatspēlējas, bet nāks spēlēt arī daudz bez bumbas šobrīd. Laba piespēle, Eriks panāks bumbu laukuma stūrī, bet neko citu viņš arī vairs neizdarīs. Bumbu pie Labuta. Labuts gan nesteidzas, jo vairs predzurkuma iespējas nav. Jāspēlē pozicionāli no savas laukuma puses. Vargas. Pirmo vārtu līdzautors. Seržiņu. 2 vārtu ņem šajā turnīrā. Vargas apspēlē, tomēr neapspēlē. Pitu pēdējā brīdī pieliek savu garo kāju, bumbu savāc. Pitu, 3 vārti viņam aizvakar. Labi tiek ārā no bīstamas pozīcijas Barsa. Pitu pie savu soli laukuma. Pitu uz priekšu Mateus. Skaisti gribēja, bet Seržiņu nolasīja. Joprojām Mateus. Pitu. Vēl laiki ir pieteikami daudz, 10,5 minūtes. Būs arī iespēja, ja vajadzēs, noņemt vārtsargu un tādā veidā spēli salauzt. Tas nav nekas jauns tālā futbolā. Uz piedā noteikuma pārgājuma robežas nospēlē Vargas, bet par laimi nepārgāja arī šeit. Rikardiņu sitiens garām vārtiem. Nebija tik laba varbūt pozīcija. Prasa arī stūri, bet stūri nebūs, jo Rikardiņu ļoti pārdzīvo, bet šī nebija varbūt tik perfekta pozīcija tālstienam. Pretī aizsargs, vārtsargs visu labi redzēja, bet uz zemes ir Kikītis nav, tas laikam Dilans Vargas, līdz ar to arī viņam visdrīzāk ir kaut kāds veselības problēmas ne pirmo reizi, jo, kā jau minēju, šis turnīrs tiešām ļoti daudz spēka ir atņēmis. Īpaši tiem, kurus spēlējuši daudz minūšu, daudz spēlē ar pustraumām, ar mikrotraumām, kāds varbūt arī ar nopietnāku traumu, to jau droši vien redzēs tikai pēc tam. Varbūt vēl uz derbiju, noskaņosies pēc tam jau varēs varbūt drusku vairāk atpūtas iedot spēlētājiem un saprast, kas īstajā veselība ir vai nav kārtībā katram no viņiem. Eriks atgriežas laukumā Tallis. Vargas šobrīd nomainīts. Antonio. Turēju šeit, ka pirmo reizi laukumā šajā puslaikā. Eriks 1-2, var snāk predzrukums pa 3. Barsas Lūnas spēlētāji un, diemžēl, Turē trāpa tuvajā apakšējā stūrī. Un jau gan Rīga ir ļoti sarežģītā situācijā. 10 minūtes jāspēlē, bet jau ir -2. Jau arī var sākt pieteikami drīz domāt arī par spēlēšanu vairākumā. Arī tāds vārtu gūms, kā jau minēju, ja sasistu Barsa tādus vārtus, kādus sasita itālieši, cepuri nost, augstākā klase, bet šādus pretuzbrukumus pēc iekrišanas aizsardzībā šajā epizodē pirms tam neprecīzas piespēles pie savas ulokļa, šādus vārtus ļoti žēl ielaist tomēr. Tāda mazuma piegarša tomēr paliek, bet skaidrs, Barsa šādi momenti ir šādu komandu maizīt. Jo īpaši tā futbolā, kas ir ļoti izteikti kļūdu sporta veids. Pitu. Antonio. Eriks, jābūt pirmajam Tallisam. Tallis pirmais ir, bet atkal cietis viņš 2 cīņā. Rikardiņu šobrīd 3-4. Rīdznieki Tallis ir uz zemes, atkal jau kārtīgo reizi. Dmitrijs Jakovļevs arī fonā. Komandas de facto galvenais treneris šobrīd. Ilgadējs arī Latvijas izlases spēlētājs, bet pārsvarā Rabas spēlētājs pie Šketo, nevis Nikar spēlētājs. Tallis paliek laukumā nepars maiņa. Rikardiņu arī laukumā, protams. Pret Franču klubu pirmā spēlē Rikardiņu, otrajā puslaikā nemainījās gandrīz vispār. Tā kā, pieļauju, ka arī šajā mačā īpaši vairs varbūt arī laukumā nemaz vairs laukumā vairs neies. Vargas, Kozlovskis piecelšies kājās, tā kā gatavojas viņa maiņām, bet bumba atgriežas pie Didaka Plānas. Kā Tēla pasakās par piespēli, bet drusku par stipru bija. Lai savaldītu, blakus arī aizsargs jau bija Seržiņu pret Antonio. Par vāju piespēli tieši kājās, tieši piespēles skrēja līnijā Pitu, Turē, trešo vārtu autors. Mamadou, tie bija otrie vārti Champions League sezonā. Spānijas virslīgā viņš neviens nav iesaistīts, jo Spānijas virslīgā viņš spēlē salīdzinoši maz. Arī salīdzinoši maz bijis pieteikts. Īpaši, kad vēl bija drusku pilnāks sastāvs. Pitu. Arī, piemēram, uz Jelgavu ir atbraucis Japāna jaunietis, kurš vispār laukumā nav izgājis, tā kā tādā ļoti nepilnā sastāvā spēlē Barsa, līdzīgi kā Rīga īstenībā rotācijas ziņā. Minimāli Roškovskis spēlējis, Maksims Seņs vispār nav spēlējis šajā turnīrā, komandas kapteinis.
arī Latvijas telefutbola noteikti leģendārs spēlētājs. Vlads Rimkus šovakar šķiet, ka nav bijis nereiz laukumā. Romāns Roškovskis, Daņils Fogels arī šeit, ka nevienā nomaiņā nav bijis šajā turnīrā laukumā. 18 gadus vecais Sēlspils audzēknis. Atgādinu, ka šis turnīrs slimības dēļ seciniet Artūram Strazdiņam. Maksims Seņs arī varbūt nespēlēja, iespējams arī tāpēc, ka arī viņš pats bija apslims. Strazdiņš un Seņs bija sākotnēji iekļauti turnīra pieteikumā, pēc tam Maksims saslima, atgriezās, bet saslima arī Artūrs Strazdiņš, un Artūrs Strazdiņa vietā tika pieteicis Romāns Roškovskis. Viņš uz vienu nomaiņu vismaz ir bijis laukumā. Tālis 2-2, bet tas viss pie sānu līnijas šobrīd noteikts. Tālis pret Turē, Tālis iet garām, nepanāk gan viņš šo bumbu. Kādu brītiņu jau Barsa aizsardzībā neļauj momentu izveidot. Tāds ne tas labākais nogrieziens tieši moments ziņā, bet laika vēl ir pieteikami. Domāju, ka pavisam drīz arī varētu sekot vai nu minūtes pārtraukums, vai arī spēlēšana piecstā jau bez minūtes pārtraukuma. Protams, pret Barsu arī tās nebūs viegls uzdevums spēlēt piecstā. Šajā turnīrā Rīgai piecstā nācās spēlēt tikai 14 sekundes, kad pat frančiem ielēd vārtus uzreiz tik nomainīts vārtsargs, kā vārtsargs izgāja laukumā Seržiņu. Un viņš arī guva vārtus. Īsti nezinu, vai guva viņš vai guva Vārgas, bet ieskatīt vārtu tika Seržiņu. Kas būs sagatavots šim vakaram, to mēs domāju, ka pavisam drīz jau redzēsim, ja nebūs ātra notikuma pavērsiena. Bet šobrīd Barsa salīdzinoši jau kontrolē notikumus laukumā. Pie 2-1 tā īsti vēl nevarēja teikt, pie 3-1 jau gan. Šobrīd Barsa var, cik šādā brīdī var atslābināties, bet pieteikami normāli justies. Šobrīd var. 2 vārtu pārsvars cīņā par vietu fināla četrniekā. Katela. Labi presingo rīdznieki, bet Barsas bumbas kontroli ir Barsas bumbas kontroli. Jūs to paši visu lieliski redzat, tur pat nav jēgas neko komentēt. Barsa ir Barsa, arī telefutbolā. Varbūt pat, jo īpaši telefutbolā, šobrīd telefutbolā droši vien noteikti Barsa ir augstākā līmenī nekā lielajā futbolā, kur tomēr maza krīzīte, lai arī, protams, joprojām tur ir augsts līmeņa spēlētāji, bet vairs nav tāda top 3 komanda. Bet 4. sods Barsai, tas ir mazs cerības stariņš. Kozlauskas nomaina Tālisu. Atgriežas droši vien uz neilgu laiku laukumā. Kuzmins, Vaparaki, Vargas un Kozlauskas laukumā. Bez Igora Labuta Rīgai. Igors pagaidām visu turnīru ir izņemot tās 14 sekundes pavadījis savas komandas vārdos. Artjoms Križinovskis nav ticis piespējas. Paliek bumba. Tomēr Rīgai nebija tā kvalitīvākā piespēle, bet šeit, protams, ka Barsa mēs redzam soda par ļoti mazām kļūdām. Kozlauskis nepanāca, manuprāt, jā, tāpat domā arī angļu tiesnesis, bumba Barsai. Jēgu. Nekas gan nemainās, bumba tāpat bija Didekam rokās. Pitu. Mazāk par 7 minūtēm. -2 vārtu pārsvaru Rīga šajā turnīrā atspēlēs 2 reizes, lai kā joprojām ir pamats turpināt ticēt, un Rīga paņem minūtes pārtraukumu, un cik mēs varam likt procentāli iespēju, ka Rīga laukuma atgriezīsies 5. To mēs droši vien, ka drīzumā jau redzēsim, lai gan šobrīd vārtsai Krekliņā es vēl neredzu nevienam šķiet laukuma spēlētājiem, tā kā varbūt vēl kādu brītiņu tomēr paspēlēs ar 4 laukuma spēlētājiem. Pilns tribīns Zemgales Olimpiskajā centrā. Tiešām jāpadomā, kad vēl tā ir bijis. Pirms laikā minēja, ka ar kolēģi izdomājām minējumu, ka varētu būt Latvijas-Turcijas volejbola izlaša pārspēlē. Varbūt, ja kādam labāka informācija, kādam labāka atmiņa, varbūt droši padalieties. Varbūt vēl kāds mačs bijis arī basketbola izlases, tomēr ir bijis pārbaudas spēle, bet vai tad bija pilns tribīns, neesmu tik droši. Un arī labāks jautājums, vai šis nav telefutbola rekords ar Latvijas kluba dalību. Arī varētu būt. Protams, ka rekords ir fināla četrnieku fināla spēle 2022. gadā. 8,4 tūkstoši skatītāju uz Barsas un Sporting dueli. Bet tur, protams, ka nebija neviena Latvijas komanda fināla spēlē. Bet tas, ka Kaunijā un Rīgā uz fināla spēlēm attiecīgi pasaules kausa un Champions League fināla spēlēm atnāk vairāk nekā 8000 skatītāji. Es domāju, ka arī pieteikami labs arguments par labu tam, lai dotu finālu
turnīru izlašu līmenī arī šīm divām valstīm. Un tieši tā Rīga spēlē 5. Ar vācā krekliņu šoreiz ir Tallis, nevis Seržiņu. Tallis, Seržiņu, argentīnieši Vaporaki un Vargas un Rikardiņu. 5 labākie spēlētāji šobrīd ir laukumā. Kā tādā ziņā varam runāt par spēcbrigādēm, bet šeit spēcbrigāde pilnībā sakrīt ar to, kāda droši vien hierarhija pēc kvalitīvā līmeņa šiem 5 kungiem. Vargas. 6 minūtes rāstīti vēl jāspēlē, šī piespēle lido autā, Tallisam jāmanās atpakaļ pret Labutu. Kā pirmā iespēja spēlēt 5. diezgan ātri beidzās nesekmīgi. Ātri jāatgūst bumba, tas šobrīd ir galvenais, tā atkal varētu nomainīt vārdsargu. Bet, Bāršas sodēs uzdevums tieši pretējs, pēc iespējas ilgāk un pēc iespējas vairāk sekundžu deldēt, vienkārši spēlējot kvadrātiņu. Pat nav jāiet uz vārtiem, vienkārši jāspēlē kvadrāts, ja vēl var izspēlēt kā jauts, vispār superīgi. Un šādi turpināt kontrolēt bumbu. Atgūst bumbu Rīga, Vargas bloķējis un Kueļu. Šī bija laba iespēja Vargasam, bet arī teicam nospēlē aizsardzībā Andrē. Drusku rehabilitējis par Rīgas pirmajiem viņa personā gūtiem vārtiem, bet Pitu atbruņo no Kiki Vaporaki puses. Atkal spēlē 5. Rīga, protams, Vargas. Tallis, Vargas. 5,5 minūtes, 2 gūti vārti vajadzīgi Rīgai, Seržiņu. Laika vēl ir, bet ātri vien tas pazudīs. Tā kā savas iespējas ir jāizmanto. Vargas, Rikardiņu, Seržiņu, Kiki, Vargas, Tallis. Ne tā labākā piespēle šoreiz no Dilana puses. Rikardiņu atsadzās pie gala līnijas, bet to pamanīja arī Bāršas aizsargi, Kiki. Jā, un redzam arī, ka neviens no rīdzniekiem neiet starp 4 Bāršas aizsargiem, kas bieži vien ir taktika spēlējot vairākumā, ka ielikt kādu no stabiem iespējams tur un mēģināt caur viņu spēlēt 3 stūrīšus. Vargas, Tallis! Tallis, vārti! 2-3. Tā ir tā futbola klasika vairākumā. Atrast to konkrēto brīdi, kad iekrīt aizsardzībā un tad gan nevis 2, bet 1 pieskārienā un atrast sitienu. Tallis 5. reizi ielic kārtā, 15. reizi sezonā Čempionlīgā un tiešām arī ļoti meistarīgs sitiens pēc paša 2 pieskārieniņiem. Zem vārtu pārlikni raida bumbu brazīlietis, bet Kueļu Labuts izglābj atliekusī bumba. Pitu pažēlo un 4-4-4 uz tablo. Gan sodos, gan arī laikā bija. Un vairs vajadzīgi atkal tikai 1 gūta vārta Rīgai. Eriks izklipienā Vargas, soda nav, bet bumba laikam būs Bārsai. Nē, bumba laukumā, Rikardiņu, brīvs bija Seržiņu, bet nevar izdarīt piespēli Rikardiņu. Kiki. Mainās Labuts, Tallis 5, tā ir Rīga, 4,5 minūtes, tribīnes aplaudē. 2-3 uz tablo iesniedz nomāja Rīga, bet vēl cerības ir. Seržiņu, Rikardiņu, Vargas, Rikardiņu, Kiki. Tallis to pašu meklē rīdznieku, ko izspēlēja iepriekšējā reizē. Kiki. Parotē Rikardiņu ar Seržiņu, Tallis. Vargas maina malu Seržiņu un mazāk par 4 minūtēm palicis. Rikardiņu pacietīgi spēlē Rīgu, jo laiks šobrīd to atļauj. 4 minūtes ir daudz. Rikardiņu meklē tālo stabu Batoram Zidaku plānu. Seržiņu ļoti labi nospēlē aizsardzībā, neļaudams Didekam uzsist, bet vārto šobrīd ir Tallis. Tāpēc ir jāatņem bumbu pēc iespējas ātrāk, lai Bārs nevar uzsist, jo vārto šobrīd nav Igor Labuta, vārtos ir Tallis. Bumba Bārsai. Neriskēja mainīties Tallis, jo to varētu pamanīt Kueļu un uzsist no savas laukuma puses, jo projām vārtos ir Tallis. Pitu. Bārs šobrīd pat neskatās uz vārtiem, jo Bārsai arī šobrīd galvenais uzdevums deldēt sekundes. Netiek garām Bārs spēlētājs, bumba paliks Bārsai, bet labākais šobrīd ir tas, ka var nomainīt vārtsargu Rīga un vismaz spēlēt ar Labutu vārtos. Jēgu. Bet laiks šobrīd ir par labu Bārsai, tas, protams. Pitu pret Rikardiņu. Daudz bumbu spēlē šeit Pitu, meklēs arī 5. sodu, bet Rikardiņu bez soda bumbu viņam atņem. Pitu, protams, ir augumā daudz ražanāks, tāpēc šādi daudz ar viņu var spēlēt. Bet diezko ilgi šoreiz konkrētajā epizodē Pitu sekundes nepatbildēja. Vargas atkal 5. Rīga, Tallis, Kiki, Rikardiņu, Seržiņu, Rikardiņu, Kiki, Rikardiņu, mazāk par 3 minūtēm, Vargas. Rikardiņu atkal iet iekšā, mainās ar Seržiņu, Tallis, bet tālā stāva Rikardiņu, bet tur priekšā riktīga burzma, kurai bumbu cauri diez vai varēs dabūt. Tallis pirmo reizi pamēģinās starp aizsargiem iet,
kvadrātiņā, bet ātri vien nav tā izgāja. Tallis mainās, arī dabūja drusku pa seju Barsas spēlētājs. Labu te vēl nav vārtos, bet Kiki spēlē aizsardzībā bumba Barsai. Gan palika 2,5 minūtes jāspēlē. 3-2 joprojām Barsa ir vadībā. Vadībā arī līdz ar to turnīra tabulā. Pagājušajā sezonā Anderlecht aizlika kāju priekšā. Savstarpējā spēlē neizšķirts un labāka vārtu bilants Beļģijas klubam. Šeit vienādi punktu skaita nebūs starp šīm divām komandām. Viena vai otra būs augstāk. Tas ir skaidrs. Rikardiņu saglabāja bumbu laukumā Kiki. Un bumba Kiki mainās Vārtsargs un atkal var spēlēt 5. 2 minūtes 10 sekundes jāspēlē. Dmitrijs Jākoļovs aicina tribīnes celties kājās. Rikardiņu. Pēdējās 2 minūtes šajā līdz kārtā. Izšķirošās 2 minūtes. Atceramies, ka iepriekšējās 2 uzvaras Rīga izrāva pēdējā minūtē. Šeit pat nevajag uzvaru, šeit vajag tikai neizšķirtu. Kiki. Vargas. Rikardiņu, Seržiņu. Tālis pie tālā staba arī nebija, tāpēc labi, ka pat trāpīja pa Kueļu. Seržiņu tas būtu viegls laupījums Didakam. Vai nu bumbu tverot, vai izlaižot to autā, jo Tālis nebija pie tālā staba gatavs kaut ko izdarīt. 107 sekundes. Kiki. Šoreiz gan Tālis iet vidū. Kaut ko pamaina drusku. Vairākumu izspēlē Rīga. Vargas. Bumbu zaudēja, bet nerīs ļaut uzsist. Joprojām Tālis ir laukumā. Jēgu, vārti tukši un netrāpa vārtos un Kiki Vaporaki. Labuts nomainās, bet pusotra minūte. Vairs tikai paliek. Un bumba ir Barsai. Barsa pat negrib izspēlēt šo stūri, grib nomainīt sastāvu, jo izlaist laukumā spēlētājs, kur varēs gan paturēt bumbu, gan arī vienkārši būs svaigāki. No aizsardzībā arī Barsai nāca daudz sekundžu paturēt. Pastrādāt, un šeit, protams, ka spēlē atpakaļ ar Vārtsargu, lai vēl vairāk sekundžu zaudētu. Seržiņu! 1-2 gan viņš ir. Palīdz viņam Kiki. Maina Vārtsargu Rīga. Atkal Tālis laukumā. 70 sekundes. Kulminācija, dāmas un kungi. Rikardiņu. Seržiņu. Kiki. Vargas. Pēdējā minūte ir sākusies. Vajadzīgs viens vārtu gūms Rīgai. Kiki, Seržiņu. Vargas, Tālis! Un bumba pie Pitu. Pitu situ. Netrāpa Pitu. Dod vēl iespēju Rīgai. Tālis vairs nemainās. Pats ievadīs bumbu spēlē, tāpēc Adolfo aicina savus komandas biedrus spēlēt augstāk un presingot. 46 sekundes. Tālis met uz priekšu Seržiņu. Seržiņu krīt, pārkāpumu nav. Jāprasingo Rīgai, laiks rīt, jāprasingo. Rikardiņu virsū Kueļu. Vargas presingo. Spēlē augstu Rīga, bet bumba joprojām Barsai. Adolfo. Saglabā bumbu Barsa. Tālis izglāb, nebūs Stūrsen, bet bumba pie Tālis solaukumā joprojām Vargas. 25 sekundes jātiek pretīgi laukuma pusē. Kiki. Gan pēdējie uzbrukumi šajā spēlē. Kiki. Tribīnes ir kājās. Kiki Vaporaki. Vargas. Kiki. Seržiņu meklē. Tālis bloķēts tomēr no Mārtiņa nebija gan bloķēta sitienu un arvien tuvāk Barsa ir fināla četrniekam. 8 sekundes bumba Barsai, Rikardiņu ir pārāk tālu, tas laikam arī diemžēl ir viss. Bumba autā 1,7 sekundes vēl ir, bet laika ir pārāk maz, lai šeit kaut ko izdarītu. Diemžēl Barsa iekļūs fināla četrniekā pēc vienas sezonas pārāk. Tomēr Labuts skrien uz priekšu, pamēģinās vēl tālāk piespēli izdarīt Rīga, bet laiks ātri vien beigsies. Visdrīzāk, kamēr bumba būs ceļā pa gaisu. Vēl pirms dažiem gadiem šādi bumbu spēlē nedrīkstētu ar kāju laukumā, un tas arī ir viss. Barsa tomēr pēc vienas sezonas pārtraukuma izrauj. Vietu fināla četrniekā Rīga pārtrauc 9 uzvaru sēriju Čempionlīgā, pirmo zaudējumu sezonā piedzīvo šajā vakarā, bet es domāju, ka šis ir zaudējums, pēc kura joprojām varam paklanīties un noņemt cepurus Rīgas priekšā. Šis bija konkurētspējīgs zaudējums pret telfutbola gigantu, telfutbola superklubu Barsu. 2-3, bija arī 1-1, bija tuvu tam, lai atspēlētos arī no 1-3, bet tomēr Barsa ir Barsa un arī ar traumētiem spēlētājiem ar visu to. Tik un tā Barsa ir Barsa un bija favorīti šajā grupā, tā kā apsveicam Barsu. Drusku žēl, bet es ceru, ka jūs spēsiet novērtēt to, ko Rīga izdarīja šajā līdz kārtā. 2 uzvaras par Itālijas un Francijas čempionēm. Ļoti sīva cīņa pret pasaules superklubu. Diemžēl drusciņi pietrūka. Bet
Telefutbola bums turpinās jau nākamajā sestdienā. 3. Rīgas derbijs šajā sezonā Rīmja Olimpiskajā centrā. Tā kā visi gaidīti Rīga pret RFS, vai drīzāk otrādi RFS laikam būs laukuma saimniece. Tā kā telefutbols nebeidzas, tiekamies šajā mačā, bet vēl arī nebeidzam arī šo translāciju. Pēc pauzītes, pēc reklāmām, pēc arī labākiem epizodēm mēģināsim noķert kādu Rīgas spēlētāju. Un cerēsim, ka arī pēc zaudējuma būs iekšā kādam pateikt dažas vārdiņas pēc sāpīgā, bet tomēr lieliskā turnīra Jelgavā. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs, cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Kas ir veselība? Veselība tā ir pastaigas svaigā gaisā. Veselība ir pasportot. Veselība ir neaizmirst par sevi un baudīt mazās dzīves lietas, jo kādu dienu taču mēs atskatīsimies un sapratīsim, ka patiesībā tās nemaz nebija tik mazas. Mēs Mēness aptiekā ticam, ka veselībai ir jābūt pieejamākai ikvienam no mums. Tieši tādēļ mūsu profesionālie farmaceiti ir vienmēr pieejami tur, kur esat jūs. Mēness aptieka ar īpašām rūpēm par jums. Jusk. Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Jusk.
The emotions are, of course, bad because we were really near to do the big history to arrive to Final Four, but also we are happy because we did a really good job this week. We won 2 of 3 matches that in this round is something really difficult. Also because we play against the French champions and Italian champions, 2 strong leagues and 2 strong teams. And then we play the third game against maybe the best team in the world with the best players in the world. And we were really near. We fight until the end. And that lets us really, really happiness. Of course, Barca is even without Ferrao, Son, and other players. How big was the belief before the tournament that you can play against this team? I think we were not the favorite in this round, of course, but us, the team and the players, we believe in us. We believe in football. You know, in football, anything is right. You have to play. You have to fight. You have to show if you are stronger than the other team in the field. So we believe in that, and we did it. I think we did a real good job. Full stadium in this place, where it's a country where the futsal is not too strong or too popular. And look, these people and look, this stadium is the best we did in this week. Of course, you have played in 2 World Cup finals, you have played in Copa America final, but in your club career, this was the biggest game in your career. I was in Boca Juniors and I played the Club World Cup, and we beat with Boca Juniors Barcelona in semi-final. We arrived against Magnus until in the final in this competition, and I think that competition and this club level are the most power games I played. 2 tough wins in the last minute. We saw that Tallis 5-6 times injured, Dylan injured. How much these 2 first matches took from you, from your bodies, and did you have enough strength and emotions for this match? Yes, of course. 3 games in 4 days, and this kind of intensity, this kind of competition, and this kind of quality of players is too much. I think it's too much for 4 days. We arrive, of course, tired, but this kind of play, you don't play with legs, you play with heart, and that we did until the end. And this is the way we can get near to this kind of team. So we leave everything in the field. We go empty home. So that is the best thing. It's your first year in Latvia. What is the impressions? Country, futsal level, your team level. I love country. I love Riga. How it's snowing? Yes, because I'm from the south on Argentina, so I like snow. I like cold also. I feel like home, and I'm surprised of this country, of this city. At the beginning, it was a little afraid because it's really far from home. But when I arrived, the guys are really cool. The city is beautiful, and the people also is really kind. So I'm happy, and we will see what happens. It's no secret that most foreign players came to Riga to play in Champions League. Now this season is over in Champions League. Will you stay in the Latvian league till the season over? We will see. We have to speak. Now it's time to rest, to think, to speak, to reorganize everything, and we will see. But would you like to stay? Yes, I like to stay. Yes, I like the city, I like the country, like I said. I'm really happy, but we will see. Thank you. Tas bija Kiki Vaporaki, pasaules čempions, arī Dienvidamerikas čempions, Argentīnas izlases sastāvā, arī viens no Rīgas komandas līderiem, kurš arī sacīja, ka tiešām 2 uzvaras, zaudējums pēdējā spēlē, bet tomēr Barca ir Barca. Tas nozīmē to, ka Rīga spēlējas pret viņa prāt iespējams pat labāko telefutbola komandu pasaulē. Čempionlīgas sezona Rīgai beigusies, bet vēl pusgads ir virslīgā, un arī par sevi šeit, ka vēl nezinu, paliks vai nepaliks Rīgas komandā, to mēs jau redzēsim. Tā kā nākamā sestdiena jau Rīgas derbijas virslīgā, tiekamies jau citos uzvēlu mačos. Visu labu!